pasaulē ir vairāk kā 300 miljoni iedzīvotāji, kur sirgst ar depresiju. Un kas interesanti, ka tieši sievietes vairāk. Narkotiku lietošanu ietekmēja psihisko veselību vai psihiskā veselība aizveda līdz narkotiku lietošanai? Tā ir autonomā nervu sistēma. Autonoma viņa ir tāpēc, ka viņa nepakļaujas mūsu gribai. Vai depresija var pāriet? Alkohols ir viens no tiem faktoriem, ko min kā riska faktoru demences attīstībai. Par to stigmatizāciju. Lielākai daļai mēs paredzam, ka tā marihuāna strādās kā relaksants tāds, tad ne visiem tas tā ir. Marihuāna nav legāla, sāksim ar to Latvijā, bet vai šiem cilvēkiem tas ir vēl bīstamāk? Trešām personām nav tiesību zināt par pacientu diagnozēm. Tava dzīves stila galamērķis tagad un turpmāk – Spice Life, Spice Style. Man sauc Laura Saulīte. Mani sauc Laura Lauzniece. Un mēs tiekamies YouTube kanālā Generation Famous, kas top sadarbībā ar lielisko tirdzniecības centru Spice. Šis ir podcasts par visu, ko tu gribēji un negribēji zināt. Jeb tavs vērtīgi izniekotais laiks. Un šodien pie mums ciemos psihiatre Juta Jaudzema. Un noteikti nospied like un subscribe. Un raksti komentārus un spied zvaniņu, lai tev parādās mūsu jaunākās epizodes. Mīļš, paldies, ka tu esi ieradusies pie mums. Manuprāt, mūsuprāt, mēs piedzīvojam laikmetu, kad mēs ļoti saskaramies ar mentālās veselības problēmām, gan tuvu cilvēku lokā, gan vispār sabiedrībā. Un, manuprāt, ir ļoti forši, ka mēs varam par to parunāt ar speciālistu, kurš ar to nodarbojas ikdienā un atrast atbildes uz dažādiem jautājumiem. Mēs tevi šodien paspīdzināsim. Labi, mēģināsim. Un tad tāds milzu jautājums, ja mēs skatāmies uz pasaules karti, un kur mēs Latvija atrodamies, teiksim, skalā no 1 līdz 10 mentālās veselības jomā tādā pasaules kartē. Vai mums ir ļoti slikti, vai mums ir netik slikti? Ja mēs runājam par to, kāda ir mentālās veselības aprūpes pieejamība, tad es teiktu, ka mēs esam, es domāju, ap vidu un uz augšu, jo ir gan daudz kolēģi no it kā attīstītākām valstīm, jā, kuri brīnās par to, ka pie mums ļoti daudz, kas mentālajā veselībā ir valsts apmaksāts, kas citur tā nav. Savukārt, ja mēs runājam par to, cik daudz cilvēku meklē palīdzību un varbūt saskat problēmu vai varbūt kautrējās vai nekautrējās vispār meklēt palīdzību, tur mēs esam diezgan zēmu, ja? Tā statistika ir diezgan bēdīga. Tagad pēdējā laikā runā par vīriešiem, no kuriem tur bija laikam 7%. Tas procents bija ļoti maz no tiem, kam ir problēmas, kam vajadzētu palīdzību, kas uzdrošinās jautāt un meklēt. Jā, jo mums ir joprojām tāda tā kā stigmatizācija, jā, kad ir kauns atzīt, ka man ir kādas problēmas, vai ne? Jā, ir joprojām tas, ar ko es katru dienu, gandrīz katru dienu savā darbā sastopos, ir tas jautājums, vai es būšu kaut kādā reģistrā. Tas ir tas viens no biežākajiem, vai par to, ka es šoreiz esmu te meklējis palīdzību, kas ar mani būs, kādas būs tās sekas, jā. Diezgan bieži ir cilvēki, kas atnāk un saka, jā, man jau sen ir slikti, bet, ziniet, es baidījos, tāpēc, ka, ka es būšu reģistrā. Nav tāds reģistrs vairs, jā, kur, protams, ir nopietnāks diagnozes, nopietnāk traucējumi, varbūt kaut kādi ierobežojumi, piemēram, pie nopietniem traucējumiem, diez vai cilvēks tā viegli tiks pie, un iespējams netiks pie ieroču atļaujas, jā, vai tur iespējas strādāt kaut kādos drošības dienestos, jā, tas var būt, protams, bet vienlaikus dažādi pacienti ar dažādām diagnozēm brauc ar auto, es varu tikai iedomāties, ko man cilvēki ir pajautājuši, jā, pat līdz tam, ka vai man atļaus precēties, jā, tas varbūt kādreiz tā ir bijis, jā, ka tur varēja precēties ar izziņu, ka ir vesels, jā, padomu laikā, bet šobrīd tie ierobežojumi, ir minimāli, teiksim, tādam ikdienas cilvēkam tas ietekmē ļoti maz, ka viņš ir vērsies pie valsts psihiatra. Bet kā ir ar darbu?
Ar darbu, ja tas ir tāds ikdienas darbs, ja mēs runājam, tas, ko es minēju, drošības dienesti, armija, kur ir šīs izziņas nepieciešams, ka nav tā kā uzskaitē saucamajā, ja, tad visā citā darbā es teiktu, ka tur mēs paliekam pie tās pacienta tiesībām, ka trešām personām nav tiesību zināt par pacientu diagnozēm. Nevar cilvēks iekārtoties darbā, piemēram, Rimī vai par grāmatvedi, un viņam darba devējs nāk un saka, bet jums jāatnes man izziņa, ka jūs neesat bijis pie psihiatra. Tas vienkārši nav pieļaujami, tas tā nevar būt. Es nezinu, vai mans pirmais jautājums būs īsti atbildāms, bet dzīve notiek. Cilvēki piedzīvo šķiršanos, zaudē darbu, dzimst bērni, kas savukārt var būt saistīts ar pēcdzemdību depresiju. Kā noturēt to robežu, lai tā mana grūtsirdība vai šī brīža skumjas nepāraugtu diagnozē depresiju? Vai to vispār ir iespējams nokontrolēt un kaut kā jau laicīgi sevi no tā pasargāt? Jā, tas ir sarežģīts jautājums, bet labs, vērtīgs jautājums, jo, ja mēs runājam par diagnozi depresiju, kā tādu kārtīgu diagnozi, tad kā lielākā daļa psihiskās veselības traucējumu, lai kā man nepatīk tas vārds, jā, bet tas ir traucējums, tad lielākā daļa no viņiem ir ar tādu multifaktoriālu izcelsmi. Tas nozīmē, ka tur ir sava nozīme gēniem, sava nozīme videi, kur mēs augam, raksturiezīmēm, daudz lietām, kas ir ap mums un ietekmē mūs sākot jau no tā brīža, kad mūs ieņem būtībā. Ja? Un katram no mums varbūt ir tā iespēja dabūt to izlozēt to depresiju, ja? Bet ir jāsavāc. Es bieži vien, kad pacientiem stāstu, ka tas ir tā kā veikalā, kur to zīmodziņus krāj. Tikai katram tā zīmodziņa kartiņa ir noteikta tilpuma. Un vienam varbūt vajag 3, vienam 1, bet viens varbūt var krāt visu mūžu, un tāpat viņš ir veiksmīgs, ja? Un nesaslimst. Bet tas, kas ir, tas, ko man šķiet, ka mēs vēl joprojām mācāmies un īsti nemākam, ka nostādīt to robežu, tās personīgās robežas, nevari strādāt, tu nevari izstrādāt visu darbu un nopelnīt visu naudu. Tev ir jāatrod tas laiks sev, tā vieta, kur tu vari veltīt laiku sev, savām vajadzībām, jo tā ir viena no biežākajām cilvēku kategorijām, kurus mēs uz ielas pat nekad neiedomātos, ka viņi nāk pie psihiatra veiksmīgi, forši cilvēki, kas ienāk manā kabinetā, un tad viņi izskatās pilnīgi citādāk, tad, kad mēs runājam. Ja? Tie ir cilvēki, kuri ir būvējuši karjeru, aizmirstot par to, ka atnākot mājās vajadzētu varbūt nelasīt tos darba e-pastus. Ja? Pasaule nepārstās griezties. Ir ļoti daudz darba vietas, kur darba devējiem jau forši, ka tas darbinieks ir gatavs arī atbildēt uz e-pastiem brīvdienās. Es pati jau arī tā daru. Ja? Bet tas ir tas, ko būtu ļoti jāmācās, un es cenšos arī saviem bērniem mācīt, ka ir tas laiks, ja tu jūties varbūt slikti, tad tas ir laiks tev. Ir laiks, ko tu velti mācībām, un ir laiks, ko tu velti sev. Šīs robežas ir jāsāk mācīties jau visdrīzāk no bērnības. Ja? Tur nav stāsts par tādu egoismu, ja? Ka es šito nedarīšu, jo es negribu, bet ir jānodala. Un ļoti bieži ir tas, ka manā kabinetā es saku, bet šobrīd vajadzētu paņemt pauzi. Jā, bet kā tad man taču it kā nav ne drudzis, ne salauzta kāja. Man nekas īsti nav. Kā es tā uz lapas? Es taču neesmu slims. Un tad sākās, kolēģi taču arī nesapratīs. Tu taču neesi slima. Bet tas, ka tā garīgā pasaule ir saslimusi jau tāpēc, ka viņa ir aizmirsta pilnīgi, tas ir tāds, ja mēs nerunājam par to, ka vienkārši var jau arī gadīties, ka cilvēkam vienkārši nemanot ir sastājušies, tie zīmodziņi ir salikušies priekš depresijas, jā, savākušies.
Bet bieži vien cilvēki saka, viņi pilda to testu, depresijas testu, un saprot, ka tā viņi ir jutušies jau kopš bērnības, ka tas nav nevis tur stresa rezultātā, bet būtībā tas cilvēks jau visu dzīvi ir juties diezgan tā kā slikti. Kā tas ir? Tas sanāk, ka viņam vienkārši ir iedzimta tieksme vairāk būt tā kā depresīvam? Tāpēc, ir diezgan reti manā praksē tā, ka cilvēks pasaka riktīgi no bērnības. Man biežāk saka, ka no pusauģa vecuma periodiski jūtos tā vai šā. Bieži vien tur var tomēr atrast, ka ir bijuši kaut kādi apstākļi, kuros viņš ir audzis, kaut kas to visdrīzāk provocē, bet mēs nevaram aizmirst arī par to, ka ir tāds jēdziens kā personība, ir personība nosliec uz tādu, nomāktāku garastāvokli. Ja? Tas gan būtu jau personības traucējumi, bet pildot šo testu, tas ir viens no tiem rīkiem, kas man kā ārstam ir dots, jo man jau nav asins analīzes īsti, man nav tur sonogrāfs, es nevaru. Ja? Man ir šie testi, piemēram. Bet tas arī nav absolūts. Man tomēr ir forši, ka cilvēks var novērtēt, bet es esmu diezgan droši, ka gan arī katrs no mums var ietrāpīt tanīs divās, jo to testu pildu pa 2 nedēļu periodu dzīvē. Gan arī katrs no mums var notrāpīt kādās 2 nedēļās, kur būs tāda vidēji smaga depresija. Ja? Tāpēc tur tomēr ir labi, ka cilvēks to var izpildīt un saprast, bet būtu vēl labāk tad ar to rezultātu nonākt pie kāda, kas vēl to var izvērtēt. Un var jau būt, ka tā depresija ir sākusies pusauģa vecumā. Arī tā var būt, jā. Jo tas, ko es īstenībā pēdējā laikā sapratu un satieku, lai gan es esmu pieaugušo psihiatrs un mūsu valstī to diezgan nodala, bet man tagad gadās arī pusauģi. Un tie depresīvie traucējumi, ir tādi, ka tie cilvēki, ir tas, kā viņš saucās angliski, ka tas cilvēks saprot, ka pasaulē ir bojā, un viņš ir tikai jauns, un viņš neredz jēgu, viņš negrib tādā pasaulē dzīvot. Tas aizmirst to terminu saīsinājumu angliski, bet to es ļoti skaudri sapratu. Tad, kad man tas pusaudzis skaidroja, kāpēc viņš bija mēģinājis šo pašnāvību veikt, īsumā es to varu saprast. Tā sajūta noteikti ir briesmīga. Bet arī pie tām mūsdienu tām ziņām un tā visa apjoma, man liekas, katram otriem var likties, kāda jēga vispār ir kaut ko plānot vai celt māju vai vēl kaut ko tur fantazēt par savu nākotni. Tas ir varbūt arī pie tā iepriekšējā jautājuma, ka šobrīd tas informācijas apjoms, ko mēs varam saņemt, ir anormāli liels. Un anormāli negatīvs. Jā, un negatīvs, un pa vidu tur vēl ir iejaukts varbūt mērķtiecīgas ziņas, lai vienkārši mestu kaut kādas informāciju, kas varbūt arī nav patiesa kādā brīdī, vai lai dramatizētu visu. Tāpēc diezgan svarīgi būtu filtrēt. Tas ir viena no tādām jomām, labi, man nepatīk tas vārds detoks, jā, bet ir tas digitālais detoks, tomēr filtrēt, nevajag visas ziņas lasīt, varbūt vajag izvēlēties kaut kādu tomēr kritiskāku avotu, nav jāskrulē cauri visam Twitterim, ko mēs darām, kur tanī dienā ir salasījusies visu negāciju, tur gūzma, jā, un tad tur ieej un saprot, ka labāk nevajag, jā, tad tās informācijas ir ļoti daudz, un viņi patiešām ir negatīvi. Un mēs arī uztveram negatīvo informāciju daudz tā emocionālāk. Ja? Tur varbūt arī 10 foršas ziņas, bet mēs atcerēsimies tās negatīvās. Tad cilvēks tāds ir. Viens ir, protams, tās negatīvās ziņas, ja mēs runājam par Twitter un vispār par ziņu kanāliem, bet ja mēs runājam par sociālajiem tīkliem, vai ir korelācija starp depresiju? Ir kāds pētījums par to, ka sociālie tīkli var daļēji būt vainojami vai atbildīgi par to, ka cilvēks nokļūst vai saslimst ar depresiju? Tas ir relatīvi, joprojām relatīvi jauns, jā, bet tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī aizvien vairāk runā par to, ka vajadzētu jauniešiem ierobežot. Jā. Tad, kad es nācu šurp, es domāju, ka
tā stigma man ir jāpalasa bišķi dziļāk. Un izrādās, ka tā nav tikai tā, ko es tā vispusēji zināju, ja, bet pastāv šī stigmatizācija, jā, vai tās garīgās veselības traucējumi, tāda romantizācija, kas nāk no sociālajiem tīkliem. Ir ļoti labi, ka ir gana daudz cilvēku, kas ir gatavi dalīties ar to, kā es dzīvoju ar tiem traucējumiem, bet tad ir tāda kaut kāda kategorija, kur tas tiek pasniegts tā, nedaudz romantiski vai kā subkultūras sastāvdaļa. Es nezinu, es savā vecumā bērni tagad pa mani smējās, ka mums bija emo kultūra. Viņi arī pēc savas būtības ir tāda depresīva ar tendenci uz kaut kādiem, iespējams, arī paškaitējumiem, ja? Un tie, kas tam pieder, tu jau lai iekļautos tur, ja? Bet otrs ir tas, ka, sociālās tīklos ir ļoti daudz šis te ķermeņa kults, ja? Kā tu izskaties, cik veiksmīgi, cik skaisti, iluzori skaisti tu dzīvo, kā tev viss tur vienkārši nauda peldies, ja? Un viss ir tik viegli, ka tam cilvēkam, kas varbūt sēž savā vienkāršajā mājā, kuram neiet tik viegli, jaunietim, kam nav varbūt tā kritika, ja, pret visu vēl tā izveidojusies. Un tas liekas, tas var novest līdz depresijai, ka, kāpēc man dzīve ir tik štruntīga un tur tas ir tik skaisti, ja. Tā kā tas var provocēt. Es domāju, ne tikai jaunietim, arī jā. Jūra ar pieaugušajiem nespēja kaut kā brīžiem ieslēgt to kritisko domāšanu. Tas ir normāli, ja tik daudz laika pavada sociālajos tīklos un redzi, kā visiem viss ir skaisti. Jā, bet tagad ir arī otra puse, ļoti daudz publicē kaut kādus tādus ierakstus, kas tieši viņiem neiet dzīvē, vai kas ir slikts. Tas ir, man liekas, šī gada trends, bet man arī ir ļoti dalīts sajūtas par šo, jo man šķiet, ka tas arī ir vairāk, lai pievērstu uzmanību un lai vāktu šo auditoriju ne tik daudz, cik tu patiesībā patiešām izvērtē, kurās atsevišķās jomās tev dzīvē neveicās. Ja mēs runājam par slikts garstāvoklis, nomāktība un diagnoze depresija, kurā brīdī vai vispār ir iespējams tā kā atšķirt un sadalīt, saprast, ka šis ir mans vienkārši tāds skumjais periods, nezinu, parasti saka rudens depresija, piemēram, pavasara depresija, un kad tas tiešām jau ir aizaudzis līdz tam mirklim, ka man ir jāmeklē šī palīdzība un ka to var diagnosticēt kā depresiju? Es negribu iegrimt varbūt tādās profesionāli sausās tēmās, bet, protams, ka ir kaut kāda laika kritērija. Šodien es esmu svaigi no psihiatra asociācijas sēdes, kur mēs runājam par to, ka tas, kā mēs kodējam tos savus diagnozes, ir tāds klasifikators, kodu grāmata milzīga, un tas mainās. Un mainās arī tas, kā tas būs. Jā, un šobrīd bija tā, ka ir laika kritērijs, ir šie testi, jā, kur ir sakrīt, tad ir depresija. Jā, tad šobrīd tas jaunais virziens, kas ir forši, manuprāt, iet uz to, ka cik ļoti šis te nomāktais garastāvoklis, skumju periods ietekmē to, kā cilvēks funkcionē. Vai tas viņu izsit no ikdienas, no dzīves, vai neizsit. Protams, ka ir gana daudz cilvēku, kas tāpat viņiem iekšā tur ir pilnīgākā elle, bet viņi turpina iet. Mēs zinām visus tos arī neveiksmīgos gadījumus, ja, kur nekad neviens nebūtu iedomājies, ka tas smaidīgais cilvēks beigs dzīvi pašnāvībā. Ja, bet, protams, ka tas arī ir problemātiski, ja, bet šobrīd vairāk runā par to, ka tās visas diagnozes ir tāds zināms spektrs, ja. Bet ja tas cilvēks apzinās un pieņem to, ka jā, man rudenī, ir arī tādi pacienti, jā, man vienmēr rudenī ir nedaudz grūtāk. Un tad mēs arī runājam par to, kā jums šķiet, vai jūs redzat savā dzīvē arī medikamentu, kas var jums palīdzēt, jo es tomēr cenšos ar pacientu runāt, ja tā situācija nav ļoti
ļoti smaga. Es nekad neteikšu, bet ziniet, jums jādzer tūlīt zāles. Ja? Mēs parasti runājam par to, jo ir gan, tas ir vēl viena tēma, ja, par to stigmu un kritiku par zālēm. Ja? Tad mēs tomēr runājam, es skaidroju, kas tās ir par zālēm. Vai viņas šobrīd ir vajadzīgas, vai mēs varētu mēģināt bez, un ko mēs varam darīt, lai palīdzētu bez zālēm, jo arī tādas iespējas ir. Jautājums tikai, cik ļoti viegli pie viņām tikt, bet idejiski ir. Un tas ir ļoti daudz atkarīgs no tā cilvēka, vai viņš pazīst un saprot, ka jā, viņam ir rudenī grūtāk, bet okay, viņš zina, ka paliks labāk. Vai tas tomēr ir tas moments, kad viņš saka, man ir grūti un es neredzu, ka es varu. Es šobrīd neredzu, ka es varētu tikt ārā. Ja? Tāpēc to ir tā, varbūt neieslīgstot iekšā tādās profesionālās detaļās, to ir grūti to līniju novilkt, bet tad, kad pacients nonāk pie manis un mēs izrunājam daudz, tas ir parasti stundu vismaz, ja, izrunājam, kā tas ir, kā viņš jūtās, kad tas ir sācies, kā tas izpaužās, tad to līniju var novilkt, kur tie ir tādi traucējumi, kur tas varbūt ir tikai tāds sezonāls skumjs, ja. Bet ja tas ir tāds lielais gadījums, teiksim, depresija, ar kuru tu tā sadzīvo, nevari vairs pats varbūt sadzīvot, tiešām ir jālieto medikamenti, bet vai vispār mēs varam izārstēt depresiju, vai tas jau nozīmē to, ka tu apzinies, ka tas būs visas dzīves garumā tāds tango ar, tā kā ir labās dienas, sliktās dienas, sezonas, gadi, un ka tu zini, ka pēc iespējams 5 gadiem tev atkal tas nāks virsū. Tas ir viena no lietām, ko es arī cenšos ļoti runāt ar pacientu, un tas ir atgriežoties pie tām zīmogu kartiņām, ka tas nozīmē, ka vienreiz mēs jau esam sasnieguši to momentu, kad tas ķīmiskais balans smadzenēs ir novirzījies, izšūpojies. Ja? Tas nozīmē, ka pastāv risks pat pie ļoti skaista scenārija, ka jā, mēs lietojam zāles, izejam ārstēšanas kursu, viss ir lieliski, atceļam zāles, turpinam dzīvot. Garantēt, ka tas nekad neatkārtosies, mēs nevaram, jo dzīve jau nemainās. Un cilvēks, ideālā variantā būtu tā, ir varbūt zāles, bet paralēli ir psihoterapija, ir psihologs, tas cilvēks arī strādā ar to, kā viņš vispār skatās uz dzīvi, kā viņš domā par dzīvi, ja? un varbūt maina kaut kādus to pašu darba, brīvā laika balansu, ja? Kā viņš izturās pret savām sajūtām vai ignorē to, ka viņš ir noguris. Ja? Bet lielākā daļā gadījumu jau tas tā nenotiek. Ja? Jo, reāli, lai tiktu uz tām valsts apmaksātām psihologu konsultācijām, tās ir mēnešu garas rindas, ja? Tas ir gadu laikā tikai 10 reizes, ko es varu pacientam dot, bet tas jau ir labi. Bet tas tāpat ir mēnešiem gara rinda, kad tu vēl atrodi savu riktīgu speciālistu, jo arī katram jau tu neatklāsies. Un, tad, ja mēs ejam tā, ka vienkārši vajag, tad psihoterapeits ir diezgan dārgs prieks, lai to varētu atļauties. Ja? Un tāpēc jau parasti ir tā, ka drīzāk tas cilvēks pieņem to faktu, ka viņš ilgstoši lieto antidepresantu. Tad kaut kādā momentā ir labi, mēs esam gatavi atcelt, bet to garantija, ka mēs nav. Jā, jo visdrīzāk, jo dzīvē nekas nemainās. Jā. Jā, bet ievilkā. Tik metīsies. Bet man patika salīdzinājums. Manuprāt, tas bija tavā tekstā arī pašai par to, ka, ja cilvēkam ir cukura diabēts, viņš arī lieto zāles. Viņš apzinās, ka viņš lietos tās zāles visas dzīves garumā. Jā. Un tas nav nekāds pasaules gals vai dzīves gals. Vienkārši tu tā kā sadzīvo šo informāciju, ka tev tā un savu kaut kādu jauno ikdienu. Man statistikai ir īpašas attiecības. Tāpēc, protams, uzmeklēju, man šķiet to pašu informāciju, ko Laura uzmeklēja, ka pasaulē ir vairāk kā 300 miljoni iedzīvotāji, kur sirgst ar depresiju.
Un kas interesanti, ka tieši sievietes vairāk. Vai tu esi par to domājusi, vai ir tas pētīts dziļāk, kāpēc tieši sievietes biežāk saskars ar depresiju? Es esmu domājis, bet tā kā man savukārt ar statistiku ir pretējā virzienā attiecības. Man šausmīgi nepatīk statistika un cipari. Es viņas cenšos izstumt no savas dzīves. Bet es domāju, ka viens no tiem iemesliem varētu būt tie paši, kas pie mums ir 7% pasaulē, visur citur kaut kādi vēl procenti. Vīrieši, kas nerunā par to, cik vīrieši vispār aiziet līdz tam, cik daudz ir, es domāju, ka saucamajā postpadomju telpā tas vispār ir klasika. Tie vīrieši, kas vienkārši lieto alkoholu kā pašārstēšanās veidu, ja, vai kaut kā varbūt impulsīvāk, agresīvāk uzvedās, lai nomestu to tvaiku vai to smagumu, jā, bet tas nekādā veidā nerisina problēmu. Citur varbūt vienkārši, pārsvarā tas ir kaut kāds kulturālais puiši nerauda fenomens, jā. Tā kā es domāju, ka tā statistika, ja tagad pēkšņi tie visi vīrieši, kuri izjūt depresijas simptomus, pacelt rokas, es domāju, ka tā statistika mainītos, jā. Bet otrs ir tas, ka, sievietes pārsvarā ir emocionālākas, viņas sieviete pēc savas būtības, tas ir tāds instinkta līmenis, jā, mēs reaģējam uz visu vairāk. Tas, mēs varam teikt, tas ir tā kā dabas ieliktais, tas, ka mums ir jāpasargā pēcnācēji, mums ir jāorganizē tā ģimenes vai līgstas kaut kāda dzīve, jā, un mēs vairāk uzturam visu. Bet es domāju, ka primāri tas, ka sievietes vairāk par to runā, to pamana. Bet kas notiek, ja tā depresija netiek ārstēta un tiek nolikta malā un ilgstoši, tā kā mēs viņu tā kā ignorējam, tad tas aiziet uz suicīdālām tieksmēm? Nevienmēr. Tas ir tāds, es teiktu, tāds jau ļoti, ļoti, jā. Bet, labi, tā varbūt arī nav līdz galam. Nevienmēr tā ir depresija, bet tas, kas ir kaut kāda ļoti daļa, manu pacientu starpā ļoti liela daļa ir tie, kuri ignorē depresiju, ignorē trauksmi, spriedzi, un tad viņi ir bijuši pie visiem citiem ārstiem ar paaugstinātu asinsspiedienu, ar sāpošām mugurām, kā spriedzes rezultāti, jā, ar dažādām citām it kā fiziskām problēmām, kam ļoti iespējams tā sakne ir sākumā bijusi kaut kur tanī spriedzē vai tanī pārstrādāšanās dzīvesveidā, bet tagad tas izpaužās jau fiziski, jo viss jau organismā ir saistīts. Un nav viens pats atsevišķs prāts vai smadzeņu darbība, garīgā darbība un atsevišķi orgāni kaut kādi. Ja? Tas viss viens otru ietekmē. Mums ir tā veģetatīvā nervu sistēma, pa ko tur veģetatīvā distonija, ko es mana nemīļā diagnoze, ja? Bet tas jau arī tas ir. Tā ir autonomā nervu sistēma. Autonoma viņa ir tāpēc, ka viņa nepakļaujas mūsu gribai. Bet viņa atbild par to, ka mēs varam bēgt vai ka mēs varam aizsargāties. Un tas ir tas rezultāts, ka kaut kur iekšā jau mums tas signāls, piemēram, tu esi šitanī vietā, neesi komfortā, tu katru dienu ej uz to darbu, kur tev varbūt ir nejaukais priekšnieks, kas tev tur uzbrauc, ja? Bet tu tur paciet, bet tā nervu sistēma vienā brīdī tev saka, bet šovakar tu dīvānā neskatīsies panorāmu, bet šovakar tu sāks bēgt. Un tad tu sēdi dīvānā ar sirdsklauvēm un panikas lēkmi, un nesaproti, kas ir tev notiek. Bet ja tā paskatās, ja šo tā izrunā, tad varbūt tā ir, jā. Es tieši lasīju, ka depresija var izraisīt galvas sāpes, gremošanas problēmas, un tas var tīri arī fiziski izpausties uz citiem, kā tu minēji, orgāniem. Bet runājot par veģetatīvo distoniju, kāpēc mīļā un nemīļā, un kāda tur ir saistība ar depresiju?
Vienu brīdi, kad es vēl studēju medicīnu, nebija aizgājis līdz domai par psihiatriju, tā vegetatīvā distonija bija uz katra stūra. Jā. Un tas ir tāds, tā ir tā diagnoze, ko diezgan, varbūt to ir kādā ziņā varbūt cilvēkiem vieglāk pieņemt. Domāju, ka kādā brīdī tā bija tāda modes vai varbūt bešķējošā. Es gribēju teikt, tā kā trends, ka es tā negribēju varbūt apvainot tos, kam viņa aizvien patīk, bet tā ir diagnoze, ar ko, piemēram, ir bijis, ka, es sastopu pacientu, un viņš pat zinām lepnumu saka, man ir vegetatīvā distonija. Tad es parasti cenšos ļoti draudzīgi paskaidrot, ka, vegetatīvā nervu sistēma ir mums visiem. Un tas, ka viņa var būt distonija, tas nozīmē, ka viņa ir izšūpojusies, ka viņa nestrādā, viņa nav pareizā tonusā, bet viņa reaģē nepareizi kaut kā. Kaut gan patiesībā jau pareizi. Viņa mēģina nodot ziņu, ka varbūt pietiek šitādā režīmā strādāt. Ja? Tā distonija ļoti bieži pavada depresiju, trauksmi, ignorētu. Būs tā vegetatīvā distonija. Ja? Pie depresijai pastāv tāds termins kā ar somatisko sindromu. Tā būtībā ir tā vegetatīvā distonija, ka varbūt cilvēks sūdzās par regulārām vēdersāpēm, kurām nav fiziska pamata, vai par regulārām galvas sāpēm, kurām viņš ir izmeklēts. Un es ļoti priecājos, ka tie cilvēki ir izmeklēti, jo man nepatīk tas teksts, ka jums viss ir galvā. Ir ļoti labi, ka tie cilvēki ir izmeklēti. Ja? Bet tad, kad jau viņam ir pateikts, ka, ziniet, jums viss ir ok, fiziski, tad tā ir tā. Bet tur ir arī monētas otra puse. Man tieši pirms nedēļas biju pie frizieras, un viņa stāstīja, ka viņa gadiem iet pie sava doktora, un viņš viņai visu laiku saka, tā tev ir vegetatīvā distonija. Un viņš tā kā jau uzliek to diagnozi. Viņa tā kā neliekās mierā un beidzot izmeklējumu, un atrod to kaiti, un tad viņa ar lepnumu iet un viņam rāda, reku nav man nekāda distonija, ka man tur, es nezinu, kas viņa tur bija. Bet ka ir arī otra puse, ka vienkārši vieglāk pateikt, tu vienkārši par daudz satraucies, un tāpēc tev ir... Un tas ir tas, kas, tā ir viena no manām sāpītēm, ka man jau ir pacienti ar dažādām diagnozēm, un arī, tur, varbūt, tāda nopietnāka gala. Labi, visas diagnozes ir nopietnas, bet ja mēs runājam par šizofrēniju vai bipolāriem traucējumiem, kas tā kā mums liekas, ok, tas ir tā kā bišķi smagāk. Un cik bieži ir tas, ka man nāk šie pacienti, un viņš stāsta par fiziskiem traucējumiem, bet visi pārējie kolēģi, vai daļa pārējo kolēģi, es nevaru teikt, ka visi cepur nos ļoti uzmanīgi ārsti, bet kaut kāda daļa saka, viņi ierauga to, šizofrēnija. Jums jāiet pie psihiatra. Un ir pacienti, kuri gadiem cīnās ar galvas sāpēm, bet tas tev galvā, tev ir depresija. Un pēc tam, pēc gadiem, tas cilvēks beidzot nonāk pie tā, ka viņam patiesībā ir asins sainā izmaiņas diezgan nopietni. Tautā saka asins vēzis, jā, bet būtībā ārstēm problēma ar galvas sāpēm. Un patiešām, kaut kādā ziņā man iekšā ir tāds, bet tu beidzot esi nonākusi līdz atbildēji, ko daļa negribēja redzēt tikai tāpēc, ka redzi, tu esi bijis pie psihiatra. Tas ir par to stigmu arī. Mēs jau paši arī radam to stigmu, ka, ja tas pacients ir bijis pie psihiatra, tad jau noteikti arī tās vēdersāpes ir viņam galvā. Nav. Jā, ne viss ir tā, Es gribēju paturpināt nedaudz Lauras to jautājumu, kas notiek, ja es nevēršos pēc palīdzības, kā depresija ilgtermiņā var izpausties. Man nedaudz infantīlāka šī jautājuma versija par es kaut kā savilku kopā ar pēcdzemdību depresiju, jo ļoti bieži, man liekas, šajos gadījumos, kad ir pēcdzemdību depresija, tā jaunā mamma, viņa iziet šim bērnu audzināšanas posmam cauri, tas bērns paaugās, viņai dzīve šķietam kļūst vieglāk, un viņai liekas, ka viņai tā sajūta ir pārgājusi. Vai depresija var pāriet?
vai, ja mēs jau esam līdz tai diagnozei, ka tā ir depresija, tas tā nepāriet, mainoties dzīves apstākļiem? Tas noteikti Tas ir varbūt sarežģīti, dažādās jomās, noteikti varbūt arī ar darbu saistīts. Nezinu, es neesmu apmierināts savā darbā un es jūtu, ka man ir, nezinu, vai ir uzstādīta, bet ir šī depresija un tiklīdz es nomainu to vidi, vai vispār depresija ir kaut kas tāds, kas var pāriet? Ja cilvēks, ja patiešām es ticu tam, ka ja patiešām izdotos, piemēram, kādam cilvēkam tā depresija ir tīri veidojusies uz tā, ka viņš ilgstoši ir atradies kaut kādā neveiksmīgā darba vidē vai attiecībās, tad mainot to, izraujoties no tās vides vai attiecībām vai situācijas un tas ir ļoti liels darbs patiesībā, ko tas cilvēks ir ieguldījis. Mums varētu būt grūti iedomāties, ko tas dažkārt prasa. Ja? Tas ir patiešām brīžiem sarežģīti, neiespējami, ko tas cilvēks ir paveicis. Un es ticu, ka viņam var pāriet. Jā, jo tā ir tāda varbūt reaktīva depresija uz kaut kādu situāciju. Ja tā ir, tāpēc mēs arī psihiatrijā dažkārt dalām, ja, vai tā depresija ir tomēr pamatā, kā izskatās, veidojusies dēļ kaut kādiem ārējiem apstākļiem, vai tā depresija ir tomēr kaut kas, kam ir ļoti liela loma gēniem. Tas pacients saka, jā, man arī mammai un vecmāmiņai bija, ja kaut kas, tad ir skaidrs, ka tur var būt dažādi. Ja? Bet, ja tas ir patiešām bijis dēļ kaut kādiem apstākļiem, tad jā, var pāriet. Un arī par to pēcdzemdību depresiju. Varbūt viena grūtniecība, kur sakrīt daudz dažādu faktoru, pēc kuras ir šī depresīvā reakcija vai depresija. Tas nenozīmē obligāti uzreiz, ka pēc vēl vienas grūtniecības būs arī. Ja? Tur ir daudz faktoru, kas to ietekmē. Jā, bet kas notiek ar ģimeni? Teiksim, pētījumi rāda, ka, protams, tu atveseļojies daudz labāk un ātrāk, ja tev ir tāds draudzīgs ģimenes loks, kas ir atbalstošs. Kā tas ietekmē līdzcilvēkus un kā viņiem izprast to, ka tas otrs cieš no depresijas un vai ko viņi var darīt, lai viņi varētu palīdzēt, vai ko viņi varētu darīt, lai viņiem pašiem paliek vieglāk, jo skaidrs, ka viņiem arī nav viegli. Es teiktu, ka ģimenei viens no galvenajiem, kā palīdzēt, es teiktu, ir vienkārši būt blakus. Nav tādu burvju vārdu, ko var pateikt. Varbūt tas, kas būtu vislabākais, neteikt tā standarta frāze, ko mēs jau zinām, ka saņemies, vai tur būs labāk, vai dažkārt cilvēki par to nedomā pat arī neko sliktu. Tas ir diezgan automātisks teiciens. Katram mums ir tā pieeja lietām, kāda viņi ir. Ja? Bet būtībā tas dienu nerisinās to. Bet tas, ka tas cilvēks var dot to tādu ziņu par atvērtām durvīm. Tu zini, ka es te esmu, ja tev vajag, es esmu blakus, ja tev nebaidies runāt. Ja? Es esmu gatavs klausīties. Un tas jau būtu pats labākais, jo bieži vien es dzirdu to variantu, ka man ir pacients, bet es jautājot par, kā jums ir attiecības mājās vai kā ir attiecības ar vīru, tad es ar lielu prieku dzirdu pēdējā laikā, ka ir, sievietes vairāk pacients, jā, bet ir ļoti atbalstoši, fantastiski vīrieši blakus. Es cepuru nost, patiešām, bet es dzirdu arī tos gadījumus, kur ir apmēram tā, ka, ar vīru mēs par to nevaram runāt, jo viņš uzskata, ka, vienīgās zāles ir smags darbs un tur, kas tur bija? Skriešana. Žagari, jā, bet, traki, jā, bet, ir tomēr joprojām daļa sabiedrības, kas to nepieņem, nesaprot un uzskata par tādu vājumu izlaidības pazīmi. Bet ir apkārt brīnišķīgi cilvēki, kurus dzirdu par to, ka otrs jūt, ka ir situācijas, ka otrs, vai kāds no radiniekiem saka, zini, man šodien liekas, ka tev kaut kas ir citādāk, vai viss ir kārtībā. Tas ir baigi labs jautājums, jā.
Tas ir normāli, es esmu šeit, ja tev vajag runā ar mani. Tā kā šobrīd tā situācija, varbūt man tāds burbulīts tur veidojas no tiem pacientiem, bet tā situācija tādā ziņā man šķiet cerīgāka, jo ir tuvinieki palikuši tādi gatavi atbalstīt. Informācijas arī vairāk. Bet man liekas, ka mēs pat atbildējām uz to jautājumu par vīriešiem un sievietēm, jo sievietēm kaut kādā ziņā piestāv tas vājums, pat ja tas ir tā kā negatīvs, bet tas kaut kā sievietēm tā organiskāk, ka viņas drīkst būt vājas. Un vīriešiem atzīt, ka viņi ir vāji caur šādu depresiju, man liekas, ir daudz sarežģītāk. Bet ja mums jāsaka, kāda ir mūsdienās depresija vai depresija pēc jūsu ārstu novērojumiem ir mainījusies? Nezinu, kāda tā bija pirms 30 gadiem. Tie simptomi vai izpausmes vai cilvēku, cik intensīvi, jeb kā viņi iedalās kaut kādu. Jā, es sapratu. Es nezinu īsti par tiem 30 gadiem. Nē, tas tā. Jā, bet es domāju, ka tā depresija ir palikusi, bet šī ir mana teorija. Tā depresija ir palikusi tāda maskētāka varbūt, jo mēs esam kļuvuši vismaz tā jaunākā paudze, mēs esam kļuvuši sociālāki, mēs esam visu laiku pieraduši būt kaut kur redzami, mēs esam pārsvarā pieraduši, ka mēs kaut kā sevi demonstrējam kaut kādās lomās. Ja pirms 30 gadiem es domāju, ka tā depresija bija tāda, kā mēs varbūt viņu tā ļoti konkrēti iedomātos, ja mēs domātu par vārdu depresiju, es domāju, ja es domāju par to ļoti vienkārši, tad tas ir cilvēks, kurš no rīta negrib celties, kurš vairāk neiet, varbūt pat uz darbu. Viņš tā noslēdzās un paliek kaut kur mājās. Jā, tas ir tas. Vai labi iet uz darbu, bet paliek vienaldzīgs par savu izskatu. Tad šobrīd man liekas, ka ir tas risks, ka varbūt tas cilvēks joprojām izskatās baigi forši ārpusē. Viņš šit kā turpina pildīt to savu kaut kādu sociālo lomu, sociālo funkciju, bet tā depresija kaut kur iekšā ir. Un bieži vien viņi ir ar kaut kādu tādu trauksmi un nemieru, jo apkārt ir tā trauksme un nemieris visu laiku. Bet tas, kas ir, ka man šķiet, ka šobrīd viņa ir maskētāka. Man liekas, ka te gan var tiem sociāliem piekrasīties, jo ļoti viegli var katrs ielikt kaut kādu super smaidīgu bildi, kad man bija tur dzimšanas dienas svinības, viss tik skaisti, puķas saņemtas smaidu. Un visiem pārējiem liekas, ka viss ir kārtībā, un varbūt tad tu izslēdz telefonu un īstenībā esi ieracies kaut kur gultā zem segas. Man ir diagnoze. Es saprotu, ka tas laikam, es vienkārši internetā aizlasījos, es saprotu, ka tāds medicīnisks apzīmējums laikam nav, bet augstas funkcionēšanas depresija. Jā. Tas ir tieši par to, ja es pareizi saprotu, ka cilvēks no ārpuses šķiet ļoti veiksmīgs, produktīvs, bet patiesībā iekšēji viņš iespējams ir sabrucis un viņam ir šī depresija. Tas ir, man liekas, mūsdienās katram otrajam. Es sasmējos, ka man ir diagnoze. Tā augsta funkcionēšana, es varu piekrist, tā diagnoze varbūt oficiāli tā grāmatā nav, bet tas tieši tā ir, varbūt sasaucoties ar to, ko es teicu, ka tagad iet uz to, ka cik ļoti tas ietekmē to funkcionēšanu, kas šobrīd ir tas, un es ļoti bieži pamanu, man pašai ir bijis tā iekšēji, pat interesanti pavērot, ka man ienāk kabinetā, atkal jau jāsaka sieviete, jo sievietes ir vienkārši emocionāli izteiksmīgākas pārsvarā. Un tad kādreiz man ir tā labi, ko šis cilvēks pie manis darīs. Un psihiatrijā ļoti daudz kas sāks no tā, ka es redzu, kāds pacients ir atnācis, kā viņš ienāk kabinetā, kā viņš apsēžās. Tā ir tāda klasiskā psihiatrija, kuras galvā veidoju jau pacienta aprakstu. Un tad es redzu ļoti veiksmīgu, simpātisku, ļoti koptu sievieti, un es domāju, kas ta nu? Un tad viņa ienāk man kabinetā, un mēs runājam. Un man pilnīgi sajūta, ka tas cilvēks, viņš noņem to smago masku, viņš sadalās, es dažreiz saku, sadalās pa detaļām kabinetā. Tur iznāk viss tas ārā. Mēs izrunājam, mēs nonākam pie kaut kāda plāna, ko mēs darīsim.
it kā tādā ziņā labi, beidzās mūsu pieņemšana, un tad pie durvīm ir tāds, un viņa tikpat kolosāli iziet ārā. Un neviens nezin, kas tur kabinetā bija, un tas ir labi, ka tā var. Bet tas jautājums ir tāds, vai viņai vēl kaut kur ir tā iespēja to drausmīgi smago masku noņemt. Tā ir tāda smaga maska, ko viņa nes. Un tas ir tas augsti funkcionējošais. Es domāju, ka pārsvarā visi domā, Dievs, kas viņai dzīvē trūkst? Pārāk laba dzīve. Nu, kā mēdz teikt, jā, bet tur ir tas, ka viņa visu laiku ir zem šīs veiksmes maskas. Bet tas arī saistāms ar pašnāvībām. Nu, ļoti bieži mēs tagad dzirdam ziņās, ka cilvēks ir uztaisījis pašnāvību un tuvinieki ir šokā, jo to nebija gaidījuši, jo noteikti arī ir bijusi visu laiku tā maska un neviens pat nesaprata, kas tur iekšā darās. Bet tu kā speciālists varētu kaut kādus iedot tādus knifus, nezinu, kā var vispār saprast, ka cilvēks jau ir sācis domāt par pašnāvību, kā apkārtējie to varētu sākt nojaust, ka tur kaut kas nav labi. Tā ir maskētā depresija. Jā. Maskētā, jā, tā maska tiešām ir, smaga. Tā maska nogurdina. Bet, jā, nevienmēr tas cilvēks runās. Nevienmēr tas cilvēks pateiks, varbūt kādreiz bijuši izteikumi, ja, ka šķiet labāk būtu, jums visiem būtu vieglāk, ka manis nav. Tāda veida izteikumi, ja. Vēl tādi signāli varētu būt, ka cilvēks cenšas it kā tā kā sakārtot lietas, ja, ka tur, teiksim, lai nav kaut kādas saistības, vai varbūt citiem nepaliek tur kaut kādi parādi, ka cilvēks it kā, varbūt tas nebūtu pat slikti, ja, bet tā kā, ka cilvēks ļoti nokārto lietas pēkšņi, ja, vai cilvēks noslēdzās sevi, sāk norobežoties no citiem, tas ir arī tā, ja? Tas vienmēr būs jautājums, kas tur notiek. Varbūt tā nav doma par pašnāvību, bet kaut kas notiek, ja? Citreiz ir gadījumi, kad tieši it kā cilvēks, kurš bijis, ir nomākts, un varbūt visi zina, ka viņš ir cīnījies ar kaut kādām tādām iekšējām problēmām, pēkšņi kļūst ļoti atvieglots, ļoti laimīgs. Tā kā liekas pārlieku, kas pēkšņi ir noticis, ja? Tas arī īstenībā nekad, tad arī tā uzmanīgāk jāpieiet tām lietām, ja? Ir ļoti dažādi, cilvēki ir ļoti dažādi, ja? Bet tie signāliņi ir tādi, šī it kā varbūt ir bijuši kādreiz kādi izteikumi, varbūt tas cilvēks pēkšņi strauji mainās, samērā strauji īslaicīgā periodā un nav tam īsti tāds saprotams iemesls. Šī vēlme kaut kā sakārtot attiecības, sakārtot varbūt kaut kādu ekonomisko pusi, ja? Tas ir, ja? Bet pēdējā laikā tie notikumi, skaidrs, ka tie tuvinieki par to visdrīzāk, es arī saprotu, nerunās, ja? Bet tie notikumi parasti ir negaidīti. Neviens nedzīvo ar domu, ka man izstāsta, ka mans tuvinieks riktīgi plāno kaut ko, pārsvarā jau tas negaidīt. Es arī klausījos, un es domāju, bet nav jau arī tā, ka cilvēks tur tagad apsēdies un domā, tātad 13. novembrī es taisīšu pašnāvību. Tas jau noteikti notiek šitā, ka tu vairs nespēji izturēt. Ir tādas situācijas, ka arī plāno. Ka plāno patiešām, jā, un ir bijuši gadījumi, kad uz to uzķer, ja, ka tur cilvēks varbūt plāno vai es nezinu, zāles sagatavo vai kaut kā sagatavo tās lietas, jā, tā ļoti mērķiecīgi, arī tā var būt, jā, bet dažkārt tas ir tas pēdējais piliens, tas snap un, jā, tā kā vienkārši tas ir tas stāsts, ka varbūt, ja ir apkārtē cilvēki. Un tā ir vēl viena lieta, kas, man liekas, tiem maskētajiem cilvēkiem, vai viņiem vispār ir tādas patiesas attiecības, vai ir tas cilvēks, kas tev var pajautāt, kā tu patiesībā jūties, ja? Kam tu vari pateikt, kā tu jūties, vai tev visu laiku ir jāsteigā tādā maskā. Ja? Un tas ir tas, ka visi pēc tam pārsteig, bet viņiem patiesu draugu nav. Un tas ir bēdīgi. Tad, kad pie mums viesojās neiroloģija Sandra Vestermana, viņa teica, ka negatīvā domāšana maina pat smadzeņu struktūru un darbību.
un es atkal palasīju šo to, protams, ka internetā, un tur bija rakstīts, ka ilgstoša depresija var samazināt hipokampu, smadzeņu reģionu, kas ir kritiski svarīgs emociju un atmiņas nodrošināšanai. Kad cilvēkiem ar depresiju smadzenes biežāk atceras negatīvas notikumus nekā pozitīvas. Kad tev jau tās smadzenes būtībā sāk reaģēt un darboties citādāk, tu nemaz pat ar tādu lielu gribēšanu nevar īsti mainīt, ja vien tu neizēji šo ārstniecības kursu un necīnies ar to depresiju. Jā, un ir arī pētījumi par to, ka to arī meklē, jo visu laiku jau meklē, kā palīdzēt, kā ārstēt, par to hronisko iekaisumu smadzenēs, ko izraisa depresija vai cits psihiski traucējumi, ka ir tās smadzenes atrodas tādā pastāvīgā iekaisuma stāvoklī. Tā ir tā tēma, ko mēs arī paceļam, tad, kad mēs kādreiz ar pacientiem runājam par zāļu vispār vajadzību. Ja? Arī šonadēļ man bija, un tā bija ļoti vērtīga diskusija ar pacientu. Viņš jautāja, bet kā šī terapija ilgtermiņā var ietekmēt man demences attīstību. Tā ir lieta, par ko cilvēku uztraucās, un tagad man jautā, kāda viņiem varētu būt prognoze. Ja? Bet tad ir tas jautājums, ka cik ļoti tas hroniskais iekaisums un kairinājums, tās pārmaiņas smadzenēs, kas ir pie kaut kādiem traucējumiem, depresijas, trauksmes, neārstētiem, cik ļoti tas ietekmē visus riskus un vispār to dzīvi, un cik ļoti varbūt tur zāļu blakus parādības kaitīgums un kaut kas tāds, tie svaru kausi. Tas ir tas vienmēr, ka mums jāizvēlās, kas ir mazāk kaitīgi arī to starp. Ka patiešām neārstēta depresija, neārstēti psihiski traucējumi ļoti maina smadzenes. Un tādēļ tomēr, tad, kad runa ir par zāļu iesaisti, tad ir ne tikai jādomā par to, ka es tur kļūšu atkarīgs vai kas tur tā, bet ir tās pārmaiņas, kas jau smadzenēs ir tanī brīdī, kad ir tā depresīvā simptomātika, ko varbūt ka vajag ārstēt. Jo mēs depresiju tā kā saistam ar emocijām, bet tas ir tiešām, ja mēs runājam, ka viss ir galvā, tas ir par galvu un par tādu, un ka ietekmē arī atmiņas, no tā arī veidojas tas, ka potenciāli ir lielāks risks vecumdienās demenci. Jā, tas ir bioķīmiskas pārmaiņas, bet tas ir tas psihiatrijas varbūt spožums un posts, ka mēs jau nevaram redzēt. Mēs varam aiziet pie ķirurga un izoperēt to vainīgo, bojāto vietu. Ja? Bet tur mēs neko nevaram redzēt. Tur ir kaut kādi neirotransmiteri, kas kaut kur tur no vienas nervu šūnas uz otru tur šaudās. Ja? Kurš to redz un kurš to zina? Zinātnieki gan jau redz un zina, bet cilvēkam tas ir netverams un liekas, tas ir galvā. Un tā ir, bet tas ir tas, ka arī par to hipokampu pie depresijas ir tas, ka varbūt emociju tāds tā kā nobālējums, ka cilvēks zaudē emocijas, ka viņš nereaģē, ka liekas, ka viņš tas pilnīgi tāds vienaldzīgs par lietām, tad tas ir tas, un tas fokus uz negatīvo, ka nav jau tās gaismas tuneļa galā, ka ir tikai negatīvās lietas. Bet tev arī ir grūtāk saskatīt tev gaismu tuneļa galā, jo tev jau prāts sāk funkcionēt citādāk. Jā, tieši tā. Un tas ir tāds, savā ziņā, diemžēl, tāds pašiznīcināšanās mehānisms, ko vajadzētu apstādināt, ka tu tikai ej dziļāk un mainies. Pastāv risks, ka ir kaut kādi smagāki traucējumi, pie kuriem tās pēdas paliek. Es tikko iedomājos, ka varbūt vienam tā gaisma tuneļa galā ir kā cerība, un otram tā gaisma, tā kā tunelis ir kā milzu tumsa, viņš to gaismu nemaz varbūt neierauga, viņam ir kaut kā citādāk tā domāšana. Viņš varbūt saskata to tuneli, kur viņš šobrīd atrodas, nevis gaismu. Jā, bet tas arī ir tas, ko kādreiz varbūt salīdzinām, saka, ka bija tie cilvēki, ko izsūtīja, un kas gāja cauri ļoti smagiem notikumiem, bet viņiem
nekas nenotika nekas. Vienlaikus ir cilvēki, kam it kā nekas netrūkst, bet viņi ir grāvī iekšā, ja, un ir viss ļoti slikti. Tāpēc, es parasti pacientiem saku, ka mēs nevaram salīdzināt. Mēs katrs esam, mēs nevaram teikt, ka tam teiksim, ir ļoti slikta dzīve, bet ka viņam viss ir forši emocionāli, bet šim it kā nekā netrūkst, un viņš ir depresijā. Ja? Mēs nevaram to salīdzināt. Katrs cilvēks ir ļoti individuāls, un katram, arī tas skatījums uz dzīvi, tas tunelis, ir katram savs. Un es nevaru apšaubīt, ka varbūt man liekas, ka es no tā tuneļa tiktu viegli ārā, bet tam cilvēkam viņa subjektīvais tunelis ir bezgalīgs. Tāpēc, ka katram tā sava sāpe ir vislielākā. Un tas ir absolūti jārespektē, jā. Vai tā ir taisnība, ka mums katram smadzenēs ir elementi, kas var attīstīt šizofrēniju? Katram cilvēkam, teiksim... Tas ir tas pats stāsts par tām uzlīmu kartītēm. Jā. Mums katram teorētiski pastāv kaut kāda iespēja saslimt. Tikai mums ir vai nav dzīves gaitā tas pēdējais piliens. Un ja mēs to visu tagad velkam kopā ar narkotiskajām vielām, marihuānu un amfetamīnu, vai tas var salikt to pēdējo puzles gabaliņu, kad attīstās šizofrēnija? Par marihuānu, diemžēl, ir pētījumi, un viņi patiešām ir par to, ka viņi var spēlēt, marihuānas smēķēšana var spēlēt lomu šizofrēnijas attīstībā. Piemēram, amfetamīns vienkārši ir stimulants, un tad mēs varam apmēram mēģināt iedomāties, kas notiek, ja mēs smadzenes visu laiku mākslīgi stimulējam. Arī tas var vienā brīdī nospēlēt par labu tam, kā attīstās psihiski traucējumi. Un kokaīns arī ir stimulants, jā? Jā, bet kokaīns darbojas nedaudz citādāk, biežāk. Pirmkārt, kokaīns ir dārgs, un tas varbūt nav gluži tas, ko tāds pusaudzis vai jauns cilvēks tā vienkārši sāks lietot. Parasti būs marihuāna, amfetamīns, varbūt marihuāna, kas saucās leist ar kaut ko apsmidzināta, ja, ko mēs īsti nezinām, ko bieži vien, diemžēl. Tagad ir jaunās vielas, kas vispār dažkārt nav nosakāms. Ko tev ir nonāk slimnīcā tas cilvēks ar kaut kādu intoksikāciju, viņš ir kaut kādas tur končas lietojis. Ja viņš nonāk slimnīcā, bija arī tie gadījumi, kur cilvēki vienkārši nomira, jo tā reakcija nav paredzama. Tas liekas tikai tādā kompānijā tā fani, jā. Bet trakākais ir tas, ka tu jau nezini, kas tādā končā ir iekšā. Pilnīgi noteikti, lai ko teiktu tas, kas to pārdod, skaidrs, ka viņš neteiks, tur ir rinda. Viņš teiks, šitais ir foršs, no šitā tu redzēs multens, jā. Bet tas rezultāts jau bija diezgan skaidrs. Man liekas, pirms gada bija tas gadījums, jā, kur es domāju, ka ir arī gadījumi, ko mēs vienkārši neuzinām, jā. Bet kokaīns var būt nedaudz citādāks. Tie ir citi cilvēki ar nobriedušākām personībām un pārsvarā, un tur var būt citas pārmaiņas. Tur ir personības pārmaiņas pie kokaīna lietošanas arī ilgstošas. Bet tas biežākais, ko es esmu piedzīvojis, ir, ka tas piliens iespējams pēdējais vai viens no ir tā marihuāna. Es atkal saguglēju statistiku, ka pasaulē 50% psihisko traucējumu sākas ar 14 gadu vecumu. Vai to mēs varam kādā veidā sasaistīt ar vielām? Teiksim, vai tas vairāk saistāms ir ar hormonālajām pārmaiņām vai es nezinu, kaut ko citu, bet man tas uzreiz galvā salikās, ka šajā vecumā noteikti jaunieši izmēģina visu kaut ko nepārbaudītu, nezināmu. Jā un nē. Tas pusauģu vecums, un ja man bieži patīk atsaukties uz veco psihiatriju, jo es to esmu mācījušies. Un tur savu daļu taisnības noteikti ir, jā, jo arī tad bija uzskats, ka, ja, piemēram, viens no tiem vecumiem, kad šizofrēnija sāk izpausties, ir
19, 20 gadi. Bet tas starts varētu būt bijis jau kaut kur ap to pusauģi, 14, 15, kad nav tā, ka tur uzreiz, nezinu, halucinācijas. Bet tas cilvēks mainās. Jā, ļoti iespējams, ka tas ir vecums, kad ir tas hormonu sita augstu vilni, jā, tas ir savā ziņā kaut kāds tāds stresa un sarežģīts vecums īstenībā, vai ne? Tad un pēkšņi tas cilvēks mainās, tā kā noslēdzās, un īstenībā runājot ar tuviniekiem, tas diezgan klasiski ļoti bieži, tas tieši tā arī ir izsekojams. Pa tām vielām, ne visiem, kam arī tagad man trāpās pusauģi, kam, piemēram, garastāvokļa traucējumi, tur depresija, trauksme ir sākusies ap tiem 13, 14, tur nav nekādas vielas. Tur drīzāk ir tiešām tas, kas sākās pubertāte. Meitenēm tas ir hormonāli, ātrāk, jā, tad hormonāls izmaiņas, sākās menstruācijas. Bieži vien var savilkt kopā, ka tur, teiksim, pirms menstruācijām ir bišķi vairāk kaut kādas sūdzības, jā. Šie te hormoni diezgan ietekmē, jā. Un tad ir tā vēl viena grupa, kas labi, jā, ir tie, kas mēģina kaut ko, bet tad ir tie nākamie, kuriem sākās šie traucējumi, un viņi mēģina, piemēram, ar to pašu marihuānu noņemt trauksmi, vai tās pārmaiņas, ka tas cilvēks varbūt pat ir grūti noformulēt viņam, kas tad īsti notiek, kaut kas nav labi, bet kas tieši, un tā marihuāna man tikai palīdz. Bet, īstenībā jau nepalīdz. Un tad jau īsti nevar saprast, kas bija pirmais, vai tā narkotiku lietošanu ietekmēja psihisko veselību, vai psihiskā veselība aizveda līdz narkotiku lietošanai. Ja vienīgi būtu tā, ka tad mēs satiekamies un mēs runājam, saka, jā, bet ziniet, man ģimenē tur tam, var izsakot, ka tur tās kaut kādas, varbūt, psihiskas slimības, psihiski traucējumi ir gājuši cauri ģenētiski, tas var teikt, tur jau bija liels risks, un tad pa virsu vēl bija tur teiksim, marihuāna, tad jā. Jā, bet jā, tur dažkārt ir grūti izsakot, un tāpēc ir tas, ka, kāpēc es izvēlējos nesmēķēt, tāpēc, ka es nezinu, kāda man loterijas biļete izkritīs. Es varbūt labāk neizbaudīšu to kaifu vai relaksāciju, bet es varbūt nespēlēšu šito loteriju. Bet, jā, es zinu, ka tas ir gana moderni, Mēs aizpeldējām skaisti no depresijas, bet Jā. es jūtu, ka Laura ir vēl jautājums. Es jūs nedaudz pavilkšu atpakaļ. Atgādināšu, Depresijā? ar ko mēs sākām šo sarunu. Bet jā, es gribēju vēl nedaudz par depresiju, pirms tad mēs pārējam pie marihuānas un citu kaitīgo vielu ietekmes arī uz mūsu smadzenēm un uz mūsu emocijām. Vai ir kāds cilvēku tips, kuram ir vairāk potenciāli noslēdz uz depresiju? Ja mēs skatāmies uz cilvēkiem, kur ir jūtīgāki, empātiskāki, vai tās ir iezīmes, kas varētu šķietam būt kā tas pirmais signāls, ka šī tipa cilvēks varētu vairāk vai biežāk vai potenciāli saskarties ar depresiju? Jā, empātiskākiem cilvēkiem varētu būt lielāks risks, jo viņi vairāk jūt līdzi tam, kas notiek apkārt ar apkārtējiem, jā, un tas, protams, tam ir zināma cena attiecībā uz paša psihisko veselību. Perfekcionisms varbūt. Jā, bet tas perfekcionisms Par parasti... augstu paškritiku. Jā, bet tas jau ir rezultāts kaut kam. Un tad parasti tie ir cilvēki, kam ir ļoti augsts trauksmes līmenis. Iekšējais jau, tāpēc arī tas perfekcionisms ir tik svarīgs, jo
trauksmi, vai to, kas mums apkārt ir trauksmēns, mēs īsti nevaram kontrolēt toties. Mēs varam kontrolēt, lai šeit viss šī telpā, piemēram, vai šis krēsls būtu perfekti tīrs, un lai šie aizskari būtu perfekti taisni, un mana grīda būtu labāk kārtībā. To es varu kontrolēt. Tāpēc arī tas, vai lai es būtu visu laiku labs un derīgs, jā, tā kā tas perfekcionisms parasti jau ir kaut kāda stāsta galā, vai daļa no stāsta, vai tas cilvēks nav bērnībā sajūties gana labs, jā, vai ir visu laiku bijuši šī ļoti izteiktās prasības, ko viņš cenšas visu laiku piepildīt, pēc tam jau sev it kā, jā. Tā kā, bet šiem cilvēkiem ir lielāks risks, jo viņš jau kādu laiciņu ir tādā spriedzē. Agri vai vēl tur var iznākt ārā kaut kāda depresīva simptomātika, jā. Es lasīju arī, ka depresija var ietekmēt mūsu imūnsistēmu. Vai tā ir? Tā ir. Kā tas tā ir? Tas tā ir, tāpēc, ka tas atkal ir vecais stāsts par to, ka mūsu smadzenes nav atrautas no visa pārējā ķermeņa. Vēl viena lieta, par ko pēdējā laikā daudz runā, un es priecājos, ka runā, ir tā smadzeņu un zarnu trakta saikne, brain gut, jā. Mūsu gremošanas sistēma ir arī daļa no tā, kas nodrošina imunitāti to starp, jā. Pie depresijas tas viss organisms ir tādā nedaudz spriedzes situācijā, kur uz kā fona arī tā imunitāte ir jūtīgāka, zemāka. Tas nenozīmē, ka visi, kam ir depresija, tagad sāks slimot uzreiz. Jā. Tas arī, protams, ir individuāli, bet tas, ka tie cilvēki var būt jūtīgāki pret infekcijām, jā. Bet tas sanāk, ka viņam ir novājināta zarnu trakta darbība, tā kā vai nestrādā. Tur tas stāsts ir vairāk par to, ka mainās, mums katram ir iekšā mūsu baktēriju komplekts, kas varbūt ir nosacīts standartizēts, bet, saucamais mikrobioms, un tagad, runā par to, ka ir tās izmaiņas mikrobiomā var izraisīt depresīvu simptomātiku, un otrādi, jo organismā jau ļoti daudz, kas strādā tā. Šitādā virzienā, tas apburtais loks saucamais, ja, tā kā tas arī viens otru ietekmē, mūsu depresīvā simptomātika var ietekmēt mūsu zarnu mikrobiomu, tie ir cilvēki, kas sūdzās par, piemēram, kairinātu zarnu sindromu, tā diagnoze ir, jā, un tas savukārt var ietekmēt to, kā viņš vispār skatās uz dzīvi, jā, rezultātā, un gana bieži nākās dzirdēt, ka es te kārtīgi strādāju, es paņēmu atvaļinājumu vai bērnu skolas brīvlaikā, un tad saslimst. Un tas jau arī ir tas, ka tas organisms ir visu laiku tā nedaudz uz pārslodzes robežas strādājis, un tagad ir it kā tas atpūtas periods, ko man tagad darīt, pilnīgi tā reakcija ir, ka tas organisms vienkārši pēkšņi nodod pa mēmajiem un paņem, labi, te man būs iesnu infekcijas, tagad viņš vai arī viņš domā, te mums ir brīvs laiks paslimot. Tagad varētu paslimot beidzot, jā, tas diezgan tipiski ir. Jā, es lasīju, ka var palielināt risku uz sirds un asinsvadu slimībām, cukurdibētu un iekaisumiem organismā. Bet to visu mēs nevaram arī saistīt ar to, ka pieņemsim, tur arī ir uzturs, kaut kāda varbūt negribās ēst vai tur pārāk daudz ēd. Pieņemsim cukurdibēts, varbūt tu tur jūties kaut kāds novājināts un tad tu tur lieto cukuru, lai uzturētu enerģiju. Kaut ko jau var tā kā savilkt arī šādi. Varbūt tā. Bet pie hroniska stresa organismā mainās insulīna izstrādes, tas ritms, režīms, jā, kā organisms reaģē uz to. Organisms, es esmu stresā, man tagad vajag vairāk to glikozi dzīt ārā no šūnām, tas insulīns tiek izstrādāts vairāk. Un tas jau nenotiek tik ļoti es te varētu zīmēt, kā strādā virsnieris, kā virsnieris signalizē par to, ka mums ir stress, un mums ir, lai gan varbūt cilvēks visu dienu sēž birojā, bet ir stress, jā. Un
tas ietekmē ļoti daudz, jā. Virsnieres, aizkuņu dziedzeri, kas atbild par glikozes regulēšanu, jā. Būtībā visas orgānu sistēmas stress ietekmē ar signālu, ka mums vajag mobilizēties, un ja tas organisms visu laiku ir tādā mobilizācijas režīmā, tad nekad nekas organismā, ka visu laiku tiek dzīts, nekas nenoved pie laba rezultāta. Un, sirds asinsrites sistēma ļoti bieži ir tas, ka un tad pēkšņi cilvēkam pirmā izpausme ir kaut kāda hipertoniskā krīze, ja, kad pēkšņi. Jā, man darbā bija stress, jā, man nepatīk tie kolēģi jau vairākus gadus, vai tur boss man dzen. Un tad pēkšņi bija tā viena diena, kad man pēkšņi viss sāk griezties, un spiediens ir 200. Tas tā ir, jo veģetatīvā nervu sistēma inervē arī asinsvadus un sirdi. Un ļoti bieži cilvēki sūdzas par pārsitieniem. Jā. Bet kā tev šķiet, ja pieņemsim cilvēks dzīvo šajā stresa mutulī, teiksim pie tā trakā priekšnieka vai šausmīgajās attiecībās vai kaut kādā skrienošā darbā, un paralēli viņš katru dienu meditē. Vai to var normalizēt? Kāda tev vispār ir, ko tu domā par meditācijas praksēm vai kaut kādām tādām pašpalīdzības? Man grūti iedomāties. Nē, man grūti iedomāties to cilvēku, tādu cilvēku, kurš pieprasa apsardzes, kas vienlaikus dzīvo tādu absolūti. Jo man liekas, ka tas, kurš ir toksiskajā darbā visu dienu un nespēja tur nodalīt darbu, tad viņš atnāk mājās un viņš kaut ko apēd un viņš sastings dīvānā. Skatās seriālu. Tas būtu tāds klasiskā. Jā, varbūt skatās. Savukārt, tas, kurš meditē, tomēr biežāk ir tas, kurš atrod to robežu. Tas ir cilvēks, kurš jau ir kaut kādā veidā centies atrast laiku sev. Ir centies kaut ko darīt. Man gadu gaitā tā attieksme pret meditāciju ir nedaudz mainījusies. Jo es uz to skatījos nedaudz citādāk, tad, kad es strādāju slimnīcā, kur tās meditācijas prakses bija kā kaut kāda daļa diezgan akūtiem, nereti. Biežāk es redzēju to, ka tas bija kaut kur vijies cauri kaut kādiem smagākiem traucējumiem, un tad es to uztvēru tā kā, nē, šitais mums galīgi nedara. Tad tagad strādājot vairāk ar ambulatoriem pacientiem, citādiem pacientiem, es saprotu, ka ir cilvēkam tās meditācijas noder, bet man vienmēr ir tā mērenības pieeja, man nepatīk, ka tur aiziet pilnīgā grāvī vienā vai otrā, bet ja tas cilvēks ir atradis, ka meditācija reiz dienā tur 10-15 minūtēm, nevajag stundām, mēs neesam jogi. Ja tas ir tas, kas ļauj viņam atslēgt prātu, kas ļauj viņam veltīt to laiku tikai sev, kas ir ļoti svarīgi, pabūt ar sevi, un tas cilvēks no tā jūtās ieguvis un izdodās. Pagaidi, tu minēji par to slimnīcu un par to meditāciju, ka pie kaut kādām smagākām saslimšanām tas kaut kā var būt kā kaitnieciskums kaut kāds? Slimnīcā jau pārsvarā vismaz tādā nodaļā, tādā režīmā, kā es strādāju, tie bija psihotiski traucējumi, un nereti tas stāsts, kamēr cilvēks nonāk līdz tai klīnikai, ir bijis tāds, ka ir kaut kāds iekšējs diskomforts, vai varbūt ir kaut kādi ļoti tādi garīgi meklējumi, kas vairs nepakļaujās īsti loģikai. Labi, cilvēks var meklēt garīgo pasauli, bet dažkārt tas ir jau nedaudz pa šerpu, pa strīpu, jā. Un tad tās meditācijas aiziet līdz tam, ka es nezinu, cilvēks var meditēt pusdienu, neēst, un kaut kā tas vairs nav ok. Un tad man jāatzīst, ka kādu laiku strādājot slimnīcā, tanī situācijā man bieži vien radās tas iespējas, ka tai meditācijai nav regulējumi, tīpaši, ja mēs runājam par kaut kādiem kursiem, retrītiem, kur cilvēks arī dažkārt nonāk diezgan, varbūt nosacīti ekstrēmos, viņam ļauj īstenot tādus ekstrēmus apstākļus, kad, atslēdzās no visiem, neēd, vai kaut ko, ka tur jau neviens
nepārbauda, vai tas ir tas, ko tu šobrīd, ko tev vajadzētu. Ja? Tas ir uz tavu atbildību. Ja tev liekas, ka tev to vajag, tad tu to dari. Tur jau neviens neanalizē, kāpēc tu esi nolēmis, kāpēc tu esi līdz tam nonācis. Ja? Un, tad tur ir tas risks, ja tu esi izvēlējies, tas, ka tu pēc tam varbūt nonāci slimnīcā. Ja? Bet šobrīd savukārt man ir pacientu loks, kam tā meditācija ir lieliski iespēja veltīt kaut vai to pusstundiņu sev. Ja? Jā. Tad ķeramies klāt tēmai, kurai jūs jau iepriekš gribējāt. Tev nav vairs par depresiju? Es tā dodos raišiem soļiem uz priekšu par marihuānas ietekmu uz mentālo veselību, jo tā mūsu pirmā sajūta par marihuānu ir kā par atslābināšanos, bet es lasīju, ka ilgstoša un regulāra lietošana tieši pretēji var palielināt to trauksmi, depresiju un pat šizofrēniju. Kā tas strādā, ja it kā šķietam, tas, kā mēs jau iepriekš aizkadrā minējām, tas THC, es baidos, ka es neizrunāšu tetrahidrokannabinols, kas strādā kā apreibināšanās viela. Kāpēc no atslābināšanās tas ilgtermiņā tomēr kādi ir tie, labi, varbūt negluži pētījumi, bet novērojumi, kāpēc tas tomēr aiziet līdz tai trauksmei un šizofrēnijai un depresijai ilgtermiņā? Man sanāk, tad, kad mēs satiekamies ar pacientu, tad tā iztaujāšana diezgan gara, un tostarp mēs runājam par to, ko jūs esat mēģinājuši, vai esat mēģinājuši, neesat mēģinājuši. Un tad ir interesanti, mēs runājam, tur, piemēram, es esmu pamēģinājis uzsmēķēt marihuānu, un tad nākamais jautājums, kāds bija efekts? Un ir daļa cilvēku, kas uzreiz pasaka, ka man tas efekts bija, es uzreiz noķēru paranoju, tā viņi arī sauc to, ja? Ka likās, uzsmēķēju un gaidīju, ka tagad būs pilnīgs tāds chill, ja? Bet pēkšņi sāka likties, ka tur, es nezinu, tā mašīna kaut kā neriktīgi brauc garām, un vispār man liekas, ka man seko, un, tomēr citādāk tā iedarbība, ja? Acīm redzot, tas ir atkal tas stāsts, ka mūsu nervu sistēmas ir dažādas. Ir pārsvarā visiem tā marihuāna strādā, lielākai daļai mēs paredzam, ka tā marihuāna strādās kā relaksants tāds, tad ne visiem tas tā ir. Otrakārt ir tas jautājums, kāds ir vispār tas fons. Varbūt, ka tas cilvēks pēc savas būtības jau ir bijis tik uzvilkts vai saspringts, ka tas būtībā noņem kaut kādu pēdējo robežu tam, ka tieši tas viss tā spriedze izlien laukā, un tu pēkšņi redzi vispār lietas tā, kā viņas nav. Vēl viena lieta ir, ka, lai man kāds garantē, ka tas, ko pārdod, ir tīrs un kvalitatīvs, es nezinu. Tad tur tālāk ir jautājums par to legalizāciju vai nelegalizāciju. Ja? Jo, iespējams, ka tas nav īsti kvalitatīvs. Tās marihuānas arī dažādas un šķirnes, un stiprāks, vājāks. Tur dažādi tie apraksti ir. Es neesmu beigais marihuānas tāds speciālists, varbūt tur tie veidi, bet tas ir tas, ko es esmu dzirdējis. Bet tas, kas tomēr ir, ka daļa no šiem cilvēkiem, ja mēs runājam, noved pie šizofrēnijas, kāda daļa no viņiem ar to marihuānu ir mēģinājuši jau likvidēt kaut ko, kas varbūt ir bijis sākums. Bet, ja man kāds no ģimenes locekļiem, nezinu, tētis, mamma, vectētiņš, vecmāmiņa, man ģimenes kokā ir atrodams šizofrēnija. Vai marihuāna tieši to var paspilgtināt, vai es esmu tas cilvēks, kurš vispār, labi, marihuāna nav legāla, sāksim ar to Latvijā, bet vai šiem cilvēkiem tas ir vēl bīstamāk? Jā, risks ir lielāks, jo par to, kā marihuāna ietekmē, to risku ir pētījumi. Tas risks ir lielāks. Jā. Bet to, ko man stāstīja viens paziņu, tas nav mans draugs, tas ir paziņa, ka lietojot marihuānu, viņam ir sajūta,
ka viņi, nu, tā kā augšā, ka tu esi, nu, tā kā emociju ziņā, ka tu augšā esi, un nākamajā rītā tu esi ļoti, ļoti, nu, tā kā zem, nu, tā kā, ja es pamostos parastā pirmdienas rītā, man būtu tur, teiksim, tāds emocionālais stāvoklis, bet pēc vakardienas uzpīpēšanas man tas emocionālais stāvoklis ir bedrē. Tas nozīmē, ka tā marihuāna šitā kaut kā Tas tieši tāpat ir ar alkoholu. Nu, Alkohols jau arī ir depresants. Alkohols ir depresants. par alkoholu mēs vēl parunāsim. Jā, man uzreiz Par tas... vēl nerunājam, jo man vēl ir par marihuānu. Man tas uzreiz sasaucās ar to alkoholu, jā, bet tāpēc tur visdrīzāk ir tas stāsts saistīts ar to iekšējo endokannabinoīdu sistēmu, ka var jau būt, ka tomēr tam cilvēkam tur ir gana labi pašam viss iekšā, jā. Viņš tā kā pievad no malas, tas viņu varbūt tanī brīdī paceļ, bet nākamā dienā, nu, līdzīgi kā, es nevaru pateikt, ka bioķīmiski tas ir tā viennozīmīgi, ja, bet, līdzīgi kā ar, teiksim, ātrajiem ogļhidrātiem ar cukuru, ja, tas ir ļoti strauja darbība, un tad pēc tam ir kritiens lejā, mīnusā, mums ir, man vajag cukuru atkal tūlīt, atkal vēl, ja. Par to marihuānu, par to joprojām turpinās pētījumi, ja, tāpēc, ka labi, ir traucējumi, kur tomēr runā par to, ka viņu varētu, bet tas atkal noteikti veidi, ko varētu legalizēt vai ieviest. Nu, labi, tā precāpju vai, teiksim, atvieglot vēža pacientiem, jā, medicīniskā marihuāna, jā, tāpat kā ir runa par arī, Parkinsona slimību, jā, tur varbūt ir kaut kādas lietas, ko varētu risināt ar to, jā, bet šie ir nedaudz cita spektra traucējumi, kur, tā marihuāna nebūs tas pozitīvais risinājums, jā. Es gribēju pajautāt par to atšķirību, kā mēs jau aizkadrā noskaidrojam, ka tas THC ir tas, kas atslābina, bet aprēbina, un CBD, CBD ir tās, kas atslābina, bet neaprēbina, un līdz ar to tas ir legāls. Jā. Bet tavs viedoklis kā speciālista un kā ārsta, ko tu domā par šīm CBD eļļām? Es domāju par to, ka cilvēki, ir cilvēki, kas tam tic. Ir cilvēki, kas uzskata, ka tas viņiem palīdz. Bet, ja mēs tā ļoti savus pieejam pētījumu datiem, tas ir, ko man tieši kā zinot pilnīgi, jā, vakar izlec raksts par to, ka tomēr, zinātniski nav viennozīmīgu datu par to, ka tas CBD kaut kā pozitīvi vai vērtīgi ietekmētu, ja, ka tas būtu tas, kas uzlabo to garīgo veselību. Mēs varētu teikt, ka šī eļļa viennozīmīgi nospēlē par labu tam, ka man depresija vai trauksme pārgāja. Ja? Bet vienlaikus... Vai uzlabojies miegs? Jā. Bet vienlaikus, tam arī varbūt nav gluži tāda ļoti kaitīga darbība, bet drīzāk stāsts ir par to, ka mēs varam varbūt aiz šī maskējot kaut ko palaist garām. Tur liekas, jā, man šitais palīdz, bet, paralēli tomēr varētu risināt to, kāpēc tev ir tā trauksme vai kāpēc tas miegs ir traucēts, bet, cilvēks izvēlās varbūt lietot to eļļu, īsti tam nav pamata. Zinātniski tam tāda pamata nav. Mēs nedaudz pieskārāmies alkoholam. Ko tieši tātad alkohols nodara smadzenēm? Ja mēs nerunājam tagad par kaut kādiem tiem emocionālajiem viļņiem, bet tīri tā bioķīmiski, ko viņš nodara smadzenēm? Tas, kas ir mainījies laikam pēdējos gados, ka vispār, ja agrāk bija tas stāsts par glāzi vīna, tad šobrīd... Kas tur bija sirds darbības uzlabošanai? Tad šobrīd runa ir par to, ka šīs drošās devas nav nekādā veidā. Būtībā, protams, ka mērenā daudzumā varbūt tā darbība nav tik destruktīva, ja, bet tas, ka viņš ietekmē smadzeņu darbību, smadzeņu uzbūvu, smadzeņu šūnas bojā, ja, tas ir arī, ja mēs teiksim reizi
Nezinu, kas ir tāda ļoti zolīda. Es mēģinu atrast tādu ļoti zolīdo veidu, ja tu reizi jaunais gads. mēnesī vai jaunais gads. Cerēsim, ka ja uz jauno gadu, tad pa to gadu varbūt arī tās smadzenes ir sakopušās, ja nav nekāda cita faktora. Ja, bet vairāk par to drošo devu kā tādu vispār nerunā. Tas jebkurā gadījumā ir slikti. Bet man vienmēr liekas jocīgi, ka tas ir tik, tik pieņemami pilnīgi visur, visās pieņemšanās, atklāšanās, nezinu, kaut kādās mākslas galerijās staigāt ar to vīna glāzi, tas ir skaisti un pieņemami, bet ja tu esi tāds aktīvs cilvēks un ja tu katru otro dienu esi kādā atklāšanā, tad tas beidzas traģiski. Jā. Bet aizvien vairāk ir bezalkoholiskās opcijas, un man liekas, arī aizvien vairāk arī dažādos pasākumos cilvēki izvēlas šo bezalkoholisko glāzi. Es savukārt, ja tev izmetās informācija par CBD eļām, es pirms šīs sarunas noskatījos sarunu ar neirozinātnieku Danielu Āmenu, un viņš tieši bija veicis pētījumus 1000 marihuānas lietotājiem, un kas man šķita interesanti, viņš gan minēja, ka tas ir arī alkohola ietekmē, bet konkrētais pētījums bija ar marihuānas lietotājiem, ka parādījās zemāku smadzeņu asins plūsmu visā smadzeņu garozā un visizteiktāk tajā hipokampā, kas būtībā tas rezultāts, tās sekas kaut kur ir līdzīgas depresijai. Un tad nav brīnums, varbūt, ka tas ir cieši saistīts, jo, ja mēs atkal atgriežamies pie tā hipokampa, kas ir par atmiņu un uztveri, tad lietojot šīs vielas, mēs atgriežamies tur pie tās depresijas. Mēs visu laiku par un ap to hipokampu, kas ir par emocijām un atmiņām. Jo tas, kas kādā ziņā ir, un ko mēs varbūt, ja mēs padomājam par tādiem ļoti, varbūt jau tādiem sliktiem piemēriem, gan pie marihuānas smēķēšanas, gan pie alkohola lietošanas, tad kādi šie cilvēki šķiet? Tas, laikam, ka viņiem tās emocijas ir tādas stipri vienveidīgākas vai neizteiktākas. Un pa atmiņu, labi, mēs tur ļoti ilgtermiņā, bet tas, ka tiešām mainās šī emocionālā, sākotnējais efekts, ja mēs pieejam pie standarta varianta, alkohols relaksē, iespējams, ka tādā pirmā brīdī it kā palīdz nedomāt par ikdienas problēmām, līdz brīdim, kad problēmas liekas jau daudz lielākas, bet sākotnēji tas mānīgais efekts, un līdzīgi arī marihuānai, ir vajadzētu būt, bet toties ilgtermiņā viņš tomēr maina, viņš iejaucās no malas, viņš maina to smadzeņu uzbūvi, apasiņošanu, līdz ar to neironu smadzeņu šūnu barošanu, un mainās gan tās emocijas, ilgtermiņā atmiņa, viennozīmīgi, alkohols ir viens no tiem faktoriem, ko min kā riska faktoru demences attīstībai. Tad jau arī marihuāna. Bet biežāk, tā kā man tagad pēdējā laikā ir aktualizējusies tā tēma par demences riskiem, tad kaut kā tā marihuāna tur nepavīd, bet alkohols ir viens no tiem riska faktoriem, kas vai man var attīstīties Alzheimer slimība vai demence, alkohols ir riska faktors. Bet kā mēs varam atšķirt, teiksim, narkotisko vielu izraisītu psihozi no jau reālas psihiskas saslimšanas, kad iespējams varbūt cilvēks aktīvi lieto, viņam liekas, ka viņš tur dzīvo kaut kādā citā pasaulē, teiksim, salietojies kaut ko, bet patiesībā varbūt tā jau ir psihiska nosliece. Tagad pēdējā laikā un arī pie mums tas sāk mainīties, ka ļoti daudz ir tās dubultdiagnozes, tur viens ar otru sapinās, pārklājās, un būtībā tas ir speciālists, kas jau strādā ar šiem divu vienā apmēram, Dažkārt, atkal ieejot kaut kādā teorijā, teorētiski tādu tīru narkotisku vielu psihozi, bet atkal, ja tās ir tīri klasiskas narkotiskas vielas, nevis tas, kas tagad jauns parādās, narkotisku vielu psihozi, ja tas būtu, teiksim, uz pilnīgi iepriekš citādi veseli cilvēki, varētu atšķirt no
psihiskiem traucējumiem, jā, bet tādiem, kas nav narkotika izraisīti. Ja? Bet šobrīd bieži vien tas ir tā, ka tie simptomi ir tādā juceklī, ka jā, varbūt man var palīdzēt, ja ir tuvinieki vai kāds, kas var pastāstīt to ceļu, jā, līdz šim brīdim, tad varbūt atrast to brīdi, kur varbūt tomēr tam cilvēkam ir sākušies kaut kādi psihiski traucējumi, kuru dēļ viņš ir sācis kaut ko lietot, vai varbūt tomēr mēs nonākam līdz tam, ka viņš ir sācis lietot un tikai lieto, un tāds viņš man te ir, jā. Bet to rezultātu jau tad, ja viņš jau man ir iestājies tāds slimnīcā, to skaidrību var iegūt tad, kad ir izgājis tas vielu darbība. Viņas varbūt ir noteiktas urīnā vai asinīs, jā. Beigusies to vielu darbību, un tad es redzu, kas man tur ir tāds palicis, un vēl ilgtermiņā, jā. Tur bieži vien arī tas ir vairāk gadu jautājums, kas tur īsti būs. Tagad ir grūti to atšķirt īstenībā. Un tagad, bet tā statistiski, ja es saprotu, ka mēs par statistikām baigi nevaram runāt, bet ir palielinājies tieši pacientu skaits, kas ienāk slimnīcā tīri no vielu lietošanas. Es tagad slimnīcā esmu krietni mazāk. Tā kā man ir grūti runāt par tādu, to šobrīd pateikt, ka vēl pirms gadiem 4, kad es tur strādāju, diezgan bieži, tā bija diezgan standarta kombinācija, ka man bija psihoze, bet urīnā mēs jau tomēr to marihuānu atradām. Skaidrs, ka tā psihoze nebija no tīras marihuānas, nē, bet tas, ka tas tur paralēli iet roku rokā, tas bija diezgan bieži. Un tas diezgan bija. Jā. Tagad es saprotu, ka ir tā neraža, ka ir šīs jaunās vielas, kas, bet to tādu ļoti skaudro ainu es nevaru pateikt, jo tagad man ar to uzņemšanu ir ļoti maz sakaru. Nekāds, jā, bet es saprotu, ka tā problēma ir liela. Ja es tā arī padomāju, ka tad, kad es biju pusaudzis, man likās, ka visi pārsvarā smēķē un lieto alkoholu, tad šobrīd man liekas, ka pusauģi salīdzinoši daudz mazāk lieto alkoholu nekā dažādas vielas. Vienu brīdi tas bija saucās aptieciņa, un tur bija vienkārši ļoti spēcīgs ksanaks, kas bija kaut kāds melnais tirgus variants, jā, kaut kādas tādas tabletes no medikamentu klāsta. Tad tagad es saprotu, ka ir arī tādas narkotiskās vielas, ko mēs daļu nezinām, kas tur ir iekšā. Ja? Tā kā šī jaunā paudze vairāk apreibinās ar tādām lietām. Tas alkohols nav tas primārais vairs. Bet tas nozīmē, ka tās vielas vairs nav iespējams tā kā atrast urīnā, ja? To starp viņas vienkārši tas ir, jā, tas tirgus visu laiku attīstās, viņi sintezē jaunas, un tā testēšana netiek līdzi. Un, tur vienkārši katru reizi kaut kāds pārsteigums. Dažkārt var atrast, dažkārt varbūt atrod kaut kādas zīmes no kaut kā, bet tas vēl nenozīmē, ka ir atrasts viss. Un tā testēšana jau arī ir diezgan dārgs pasākums, tie visi testi, tās stripi un kas tur ir tās ķīmiskās vielas, ar kuru palīdzību nosaka. Tā kā tur var tikai vienkārši mēģināt skriet pakaļ tam vilcienam, jo visu laiku tiek sintezēts kaut kas jauns. Un arī tas pacients, tas jaunietis nemaz jau nevar izstāstīt, ko viņš ir lietojis. Viņš ir paņēmis kaut kādu tableti, ko viņam pārdeva, viņš jau nezina tur ķīmisko sastāvu. Tieši tā. Tur jau ir tā lieta, ka visdrīzāk, ja viņi nopērk viņu kaut kādā telegramā vai kur viņi pērk, jā, jau labu laiku, arī pirms 4 gadiem tur jau tas viss bija organizēts brīnišķīgi, tas tā kā geocachings, jā, tur tev būs atstāts šitādās koordinātās tur paciņa, jā, tu vari aiziet un saņemt, tu esi samaksājis. Un tu pat nezini, kas tev atstāja, no kurienes tas nāk, bet smuki izskatās, bet, jā, tur ļoti grūti to visu ir izsakot. Traģiski. Jā, es savukārt, gatavojoties šai sarunai, man kaut kā prātā visu laiku bija šī brīža ļoti populārā grāmata ar nosaukumu Dopamīna nācija.
Un varbūt ne tik daudz par sociālajiem tīkliem, bet arī savu ietekmi noteikti uz mūsu mentālo veselību visnotaļ liela ir tieši sociālajiem tīkliem. Bet mēs esam tā dopamīna nācija, kur meklē to ātro baudas mirkli, un varbūt kāds to atrod scrollējot telefonu šķietami. Viņš dabūna šo dopamīnu, kas ilgtermiņā iespējams atsaucās uz viņu mentālo veselību un sajūtu par sevi, par savu dzīvi. Kāds to atrod kāpjot pa karjeras kāpnēm un beigās attopās varbūt ar to, ka viņš ir kāds bija tas termiņš, Augstu funkcionējošajā. Jā, augstu funkcionējošajā depresijā, un kāds varbūt lietojot aizliegtās vielas un dzenoties pēc šī reibuma. Bet tas, ko es izlasīju, es nezinu, vai to var tā uztvert kā absolūto patiesību, bet ka pārmērīgs dopamīns var būt arī kaitīgs, jo ir saistīts ar psihotiskām epizodēm, varbūt saistīts. Kā tas tā ir? Kā tas tā? Pārmērīgs dopamīns, Liekas, psihoze. kā varbūt pārmērīga laime? Vai ne? Jā, bet tam dopamīnam jau smadzenēs ir jābūt noteiktās daļās. Un tad, kad kādā smadzeņu daļā, kur tam dopamīnam būtu jābūt mazāk, viņi ir pa daudz, bet citā varbūt pa maz vai normāli, tad var būt psihoze. Jo tas ir īstenībā tas mehānisms bioķīmiskais, kā attīstās psihotiski traucējumi, jo tas dopamīns ir citā vietā par daudz, jā, kad nav līdzsvars. bet es nedomāju, ka scrollējot, teiksim, sociālos tīklus, mēs to varam panākt. Visdrīzāk nē. Tas dopamīns tā jau tur necirkulē. Bet jā, varbūt tas ir tas, ko var panākt lietojot kādas vielas. Bet es vairāk domāju par to dopamīnu paudzi, ka tas jau arī izmaina mūsu tādu atalgojumu sistēmu, kas varbūt ir dzirdēts, piemēram, ļoti veiksmīgi sportisti. Viņu atalgojuma sistēma saucamā ir pilnīgi citādāk nekā, piemēram, mums. Mums salīdzinoši pietiek ar diezgan maz, lai mēs justos apmierināti. Tie cilvēki, kas ir, piemēram, veiksmīgi sportisti, viņu atalgojuma sistēmā viņi iegūst šo te pozitīvās emocijas un gandarījumu, tad, ja viņi ir sasnieguši ļoti augstus mērķus. Un tā atalgojuma sistēma ir izmantot, tas arī uz dopamīnu darbojās, ja? Ka viņiem ir jāsasniedz ļoti daudz, viņiem visu laiku vajag to, vai, teiksim, kāpt aizvien sarežģītākos, aizvien augstākos kalnos, kaut kā visu laiku sev izaicināt, jo visu laiku ir bišķi pa maz. Un tad ir tas stāsts, kur, teiksim, veiksmīgi karjeru veidojuši sportisti, viņiem diezgan agri beidzās tā sportista karjera, un kādai daļai no viņiem tas ir baigas kritiens, jo vairs neizdodas atrast to Dopamīnu. Spēcīgo dopamīnu devu. Un es domāju, ka šeit ir līdzīgi, kas arī varbūt daļai jaunieši, kas neiekrīt kādā no galībām, ja, ir tas, ka tas sajūtas, ka trauksme ir tukšums un ko man tagad darīt? Man kaut kā pietrūkst, ka ir pierasts pie tā, ka var ātri dabūt dopamīnu tanī ierīcē, varbūt ātri iegūt viņu kaut kādos tādos veidos, ko mēs varbūt augot neiedomājamies, ja? Un tad pienāk kaut kāda dzīve, kad tā viss pēkšņi pietrūkst. Un otrs ir tas, ka smadzenēs un organismā jau ir tā, ja tu visu laiku kaut ko dzeni, es cenšos iestāstīt saviem bērniem attiecībā uz tiem enerģijas dzērieniem par to, ka ja tu visu laiku kaut ko mākslīgi dzeni vai vēl vairāk, ja tu dod no malas un izmet, tas tev visu laiku ir augstā līmenī, tad vienā brīdī tas var izsīkt tad ir pēkšņi problēma. Jā, un tas ir tas, ka arī šis ātrais dopamīns, un ko mēs darām tad, kad mums pēkšņi nav sociālo tīklu, piemēram, pēkšņi iestājas kaut kāds tukšums un tāds apjukums un nemieris, jā, vai pagrābt to telefonu, tomēr vēl bišķi paskrūlēt, jā. Tā ir problēma, jā. Mēs esam pieraduši pie tā, ka visu, ko mēs gribam, mēs varam dabūt ļoti ātri, tūlīt.
Un mēs gribam ātri tās emocijas, un tad mēs atrodam kaut kādus šķietam vieglus veidus, kā mēs varam īsā laikā to apmierināt. Jo cilvēks jau tādā ziņā ļoti ātri pierod pie tā, ka pie tā relatīvi labāka. Agrāk mums vajadzēja piepūlēties, lai kaut ko sasniegtu, tad tagad ir kaut kādas lietas, labumi, ko mēs varam iegūt ļoti ātri, bet arī ar tiem jau vairs nav gana, jo vajag vēl ātrāk, un tā dzīve apkārt arī ir ātra un spiež. Un tas ir tāds visu laiku, tāpēc ir arī tagad tas virziens, ka tā kā atkal palēnināt to dzīvi, varbūt mēģināt taisīt to detoksu, digitālo, vai censties dzīvot lēnāk, noņemt šos te visus apkārtējo to spiedienu mazināt, un atgriezties pie tā, ka to dopamīnu var iegūt tādā mērenākā, pietiekamā devā un justies komfortabli. Bet tad tev tas organisms atkal ir jāpieradina un jāpārstrukturē, jo mēs esam tādi ieradumu būtnes, un ja mēs ilgstoši esam saņēmuši to dopamīnu tādā vieglā veidā, nezinu, paņemot telefonu vai kā kurš, tad tagad mums ir jāiemācās no jauna rast prieku un dopamīnu. Tas ir darbs, ir diezgan grūts darbs, jā. Es atcerējos tikko, ka bija tāds pētījums, ka ielika, kā tādā slēgtā telpā ielika daudz žurkas, mātītes un tēviņus, un tad viņi visi tur dzīvojās un sākumā baigi tur vairojās, tā kā viss dzīve notika. Un tad tā pētījuma rezultātā pēc kaut kādiem mēnešiem viņi konstatēja to, ka tās mātītes un tēviņi ir pilnīgi neieinteresēti vairs, jo viņiem tas viss ir pieejams, viņi tā kā ir tik daudz sagrābušies seksuālo enerģiju, ka viņiem viss tas ir gana, un viņi vispār vairs negribēja vairoties, un viņi tā kā tur laikam izmira vai kaut kā tā tas viss beidzās. Tādu es atradu sociālos tīklos. Tu izlēmi noslēgt mūsu sarunu. Es vēl nenoslēdzu, es vēl gribēju par to stigmatizāciju nedaudz. Tu minēji, ka tu strādāji slimnīcā pirms 4 gadiem, jā? Es pieļauju, ka lielākai daļai sabiedrības joprojām pastāv galvā uzskats, ka tur cilvēki staigā aiz kaut kādām dzeloņu stieplēm, tur sasietām rokām, trakojoši, un tāds kaut kāds tāds filmu, tāds priekšstats un sauc par Tvaika ielu, un galvenais tur nenokļūt, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet tāpat laikā tur ir iespēja ārstēties arī no depresijas tādā mierīgos apstākļos. Kāds dienas stacionārs? Jā, dienas ir arī tādas, varbūt, labi, tāpat tās nodaļu režīmi iedalās, tur, teiksim, varbūt slēgta tipa nodaļas, atvērta tipa nodaļas, kur var brīvi iet, pastaigās, un tad ir dienas stacionārs, kas ir, es parasti pacientam saku, tas būs tā kā iet uz darbu, jūs pa dienu ejat un saņemat rehabilitāciju, un vakarā jūs ejat mājās. Un īstenībā man liekas, ka tagad jau ir tā, ka ja kādam vēl ir kaut kādi stereotipi par to, kā izskatās šausmīgajā slimnīcā, tad patiešām vajag aizbraukt un pavasars īstais laiks, piemēram, aizbraukt, pastaigāt pa to Tvaika ielu, jo tā slimnīca ir kļuvusi pilnīgi atklāta. Tur ir liels dārzs, kur aug ziedi, koki, un tur vairs nav tā. Tas ir tas, uz ko arī slimnīca ir gājusi diezgan ilgi, ka kļūt atvērtāka. Jā, tur starp citu ir ļoti skaisti renovācijas. Šad tad man sanāk braukt garām. Jā, tur ir, tas pirmais solis varbūt uz to destigmatizāciju vienkārši aiziet un apskatīties. Tur šķiet, ka tas ir parks, jā. Un aizvien vairāk pacienti man ir tādi, kas atnāk un saka, es nezināju, ka dienas stacionārs ir tik forši, es izmantoju to iespēju, tur var dabūt koncentrēti to rehabilitāciju, ko dažkārt tam cilvēkam varbūt tiešām tas zāles ir, tur vajag varbūt maz vai nevajag nemaz, bet ir brīnišķīgi iespēja dabūt mākslas terapiju, fizioterapiju, kas ir bišķi citādāk, tā nav tikai pavingrošana, tas ir stāsts, ko es varu palīdzēt sev ar ķermeni, tad, kad man ir trauksme, ka es varu izkustēties, es varu sajust savu ķermeni, kas varbūt ir pazudis pa burzmā kaut kur. Un tur ir iespēja to dabūt, pie reizes vēl satikt arī ārstu un parunāt, ja vajag kaut ko tur ar tām zālēm darīt, bet
Tas vairs nav tas stāsts par tām filmām. Jā, jā, ir pacienti ar smagākām diagnozēm, ar ilgstošākām, ne tik labvēlīgi to slimības norisi, bet tas vairs nav tā. Man jautājums par to dienas stacionāru, vai tur jūs esat ārsti, speciālisti, kur pieņem lēmumu, vai man šis stacionārs ir nepieciešams, vai tā varbūt man brīva griba, kā notiek tā iespēja nokļūt šajā dienas stacionārā? Ar dienas stacionāru ir tā, ka viens variants ir, ka ja cilvēks neizskata vai nezina to iespēju, bet viņš ir nonācis pie manis, piemēram, uz konsultāciju, ambulatorā psihiatra, un mēs runājam, jā, šis varētu būt labs variants, tad es varu dot nosūtījumu, un pacients vienkārši zvana, reģistrējās. Tur gan, diemžēl, ir rinda, jā, līdz apmēram 3 mēneši, bet tā rinda ir dinamiska un mainās. Tad pacients var vienkārši stāties rindā. Ir arī tādi cilvēki, kas saka, ziniet, jā, piemēram, arī pacients, kas pie manis nāk, viņš saka, ziniet, doktor, ko es domāju, es varētu iet uz dienas stacionāru, es vienmēr būšu pār, tāpēc, ka man liekas, ka tā rehabilitācija ir ļoti laba lieta, ko var dabūt dienas stacionārs, ir tas absolūti, manuprāt, viena no stigmu mazinošākajām daļām tādā psihiatriskajā ārstēšanā, kur tu no vienas puses izrauc ārā no tās ikdienas, tu esi spiests apstāties, beigt tādā brīdī strādāt, bet tu dabū tādu dinamisku foršu palīdzību. Bet nebija tā, ka katram Latvijas iedzīvotājam ir 2 nedēļas iespēja uzturēties, tā kā rehabilitēties. Es vismaz kaut ko tādu dzirdēju, bet, protams, to liela daļa nemaz negrib izmantot, jo visiem ir tā stigmatizācijas. Teiksim, ka par to dienas stacionāru? Jā, tā kā atjaunoties, ka tur pat nav jābūt, teiksim, kaut kādām diagnozēm, ka tu vari vienkārši atjaunot savu mentālo veselību. Tā, ka tas būtu tieši to man stāstīja. Jā, to man stāstīja pirms kādiem pāris mēnešiem. Mums bija ar draugiem kaut kādas sarunas par visādām mentālajām saslimšanām, un tad viens draugs teica, bet jūs zinājāt, ka katram ir iespēja bezmaksas 2 nedēļas tā kā pavadīt? Tā iespēja jebkurā gadījumā ir bezmaksas, un tā iespēja, es teiktu, ir teju katram. Jā, vienlaikus es nedomāju, ka tur, teiksim, cilvēkam, kurš neredz vajadzību vispār pēc psihiatra, būtu jādodas uz dienas stacionāru. Tā tomēr ir ārstniecības iestāde, jā, bet tas var būt pacients, piemēram, ar adaptācijas traucējumiem. Tas nozīmē, ka varbūt cilvēkam dzīvē ir relatīvi nesen noticis kaut kas, ar ko ir grūti vienkārši tikt galā, un dienas stacionārs varētu būt variants, ko, jā, es izvēlos arī tāpēc, ka, ja es varu arī vienkārši nosūtīt pacientu pie fizioterapeita vai mākslas terapeita, bet to tā izkliedēt ir daudz grūtāk dabūt. Tas dienas stacionārs ir tā vieta, kur tas pacients ir varbūt bišķi biežāk zem acīm, un viņš dabū ļoti koncentrētu to rehabilitāciju. Man liekas, tas ir brīnišķīgi. Es varētu teikt, ka teju katram, jā. Jā. Bet laikam, ka tas pirmais ceļš tomēr būs caur to psihiatra kabinetu. Nē, ja jau būtu ienākusi galvā doma, ka tev vajag no kaut kā atpūsties, tas es pieļauju, ir saistīts ar kaut kādām izdegšanām vai trauksmēm vai kaut ko tam līdzīgi. Visdrīzāk, jā. Ja ienāk prātā doma, ka vajag no kaut kā atpūsties, tad es visdrīzāk ieteiktu vispirms patiešām paņemt un atpūsties. Paņemt to atvaļinājumu pauzi, atļaut sev to, pasauli nepārstās griezties un atpūsties. Un ja tad ir skaidrs, ka ir kaut kādi faktori, kā dažreiz gadās, ka es nespēju atgriezties darbā, es laikam jūtos izdedzis, tad tālāk domāt, jā, bet varbūt tas stāsts ir tikai par to, ka varbūt beidzot vajadzētu reizi, es nezinu, ļoti bieži šitie stāsti, reizi 4 gados vajadzētu beidzot izņemt to atvaļinājumu, jā, ko cilvēki nedara. Jā. Paldies tev, ka tu ieradies pie mums un šo visu tā sapakot izstāstīji. Jā, paldies liels. Un
es kaut kā katru reizi pēc katras sarunas, kas mums ar Lauru ir, lai cik dažādus, šķietam dažādus speciālistus mēs pieaicinātu, vienmēr mēs atgriežamies pie tā, ka viss ir savstarpēji saistīts. Un neatkarīgi, vai mēs runājam tikai par galvu, vai mēs runājam tikai par sirdi, vai mēs tikai runājam par gremošanu, tas viss kaut kur kopā satiekās un viens otru ietekmē, un mēs esam tā puzle, kas veido to kopējo bildi, un mēs nevaram izņemt vienu puzles gabaliņu un ticēt, ka tas neietekmēs kaut ko citu. Jā. Tā kā tas, man liekas, ir tas, ko ir vērtīgi atcerēties, ka ir jārūpējās par visu šo skaisto, kas mums ir iedots kopā. Tā kā jā, liels paldies! Un no mūsu kanāla ģenerāla sponsora, starp citu, manas mīļākās puķis Lillijas. Ļoti skaisti. Visu epizodes garums man šo. Laurai drīz tuvojas dzimšanas diena, tad zināsim. Bet, jā. Paldies! Paldies tev, mīļš. Jā, es vienkārši sēžu blakām. Pil. Jā, nav nekas. Es vienkārši sēžu blakām un visu epizodu baudu fantastisku aromātu. Tā kā jā, liels tev paldies un vēlreiz noteikti atgādinājums visiem, kuri pieslēdzās un skatās šo sarunu, ka ir jārūpējās par savu mentālo veselību un nedrīkst ignorēt un staigāt ar smagām maskām un ir jāatrod kāds, kura priekšā mēs šo smago masku varam noņemt. Super, paldies.